Kad Krievija sāka savu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, no tās visā pasaulē baidījās kā no otras spēcīgākās armijas pasaulē, tūlītais Savienotajām valstīm pēc militārā spēka. Tai vajadzēja būt neapturamam spēkam, nežēlīgai un brutāli efektīvai mašīnai, kas pārspēj un iznīcina jebkādu pretestību savā ceļā. Taču Ukrainā Krievijas reputācija ir sabrukusi. Tās it kā visvarenais militārais spēks ne tikai nav sasniedzis savus mērķus, bet arī cietis neiedomājams zaudējumus. Pat tās viselitārākās vienības ir iznīcinātas, atstājot Kremļa pazemotos komandierus paļauties uz slikti apmācītiem, nesagatavotiem un pilnīgi nemotivētiem karavīriem, lai tikai uzturētu kaut kādu frontes kontroles šķietamību. Šādi ir kritusi tā sauktā otrā spēcīgākā armija. Krievijas karā ar Ukrainu tā ir cietusi nepieredzētus zaudējumus, kādi nav redzēti kopš Otrā pasaules kara. Lai gan aplēses dažādos avotos atšķiras, lielākā daļa piekrīt, ka aptuveni 1,3 miljoni Krievijas karavīru ir vai nu nogalināti vai ievainoti. Neviena armija nespēja izturēt šādus zaudējumus, pat ne Krievijas armija. Un neskatoties uz milzīgo iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz 143 miljonus cilvēku, kopā ar pārsteidzoši efektīvām vervēšanas kampaņām, kas ļāvušas Kremļa vadībai katru mēnesi papildināt savas rindas ar desmitiem tūkstošu jaunu karavīru, pastāvīgi šie zaudējumi ir smagi ietekmējuši armijas spēku un tās struktūru. Tā kā simtiem tūkstošu karavīru vai nu ir nosūtīti mājās zārkos, vai arī gūši smagus, dzīvi mainošus ievainojumus, kas padarījuši viņus nederīgus kaujai, Krievijas komandieriem regulāri nācies atjaunot savas vienības. Dažas brigādes patiesībā ir nācies restruktūrizēt vairākas reizes. Un pieaugot upuru skaitam, Krievija sāk apzināties, ka tai nav pietiekami daudz kainieku, lai uzturētu frontes operācijas. Tāpēc tā ķērās pie drastiskiem pasākumiem, iekļaujot elitāros karavīrus motorizēto strēlnieku vienībās. Pēkšņi daži no vislabāk apmācītiem un prasmīgākiem karavīriem visā Krievijas armijā sāka piedalīties frontes uzbrukumos. Tas ietver Krievijas desantniekus, VDV izpletnēcējus, speciālo uzdevumu karavīrus, spetnaz un Krievijas jūras kainieku vienības. Šie elitārie karavīri parasti tiek atvēlēti īpašām misijām, kas atbilst viņu unikālajām prasmēm. Viņi nav pieraduši, ka pret viņiem izturās kā pret lielgabalu gaļu un met priekšējās līnijas uzbrukumos bez pienācīga aprīkojuma un bruņām, kas viņus aizsargātu. Rezultātā, pat ar visu savu apmācību un pieredzi, visas trīs šīs speciālās vienības ir smagi cietušas. Piemēram, VDV daudzus gadus tika uzskatīta par vienu no labākajām izpletnelēcēju vienībām pasaulē. Tās karavīri bieži redzami Krievijas militārajā mārketingā, propagandas video un vervēšanas kampaņās. Un pirms kara Ukrainā viņiem bija izcils panākumu rekords. Neatkarīgi no tā, vai viņi darbojās Čečēnijā, Gruzijā vai Sīrijā, šie baisie desantnieki vienmēr paveica darbu līdz galam. Parasti viņus izvieto priekšējās pozīcijās vai aiz ienaidnieka līnijām, lai veiktu pārsteigumu uzbrukumus, sagrābtu strateģiskus objektus un izjauktu ienaidnieka apgādes līnijas, tādējādi sagatavojot ceļu lielākiem spēkiem, kas seko aiz viņiem. Tieši tas arī notika, piemēram, Otrās Groznijas kaujas laikā vai Dienvidosetijas ieņemšanā. Tāpēc bija tikai loģiski, ka Krievija mēģināja izmantot VDV līdzīgā veidā arī savas kara ar Ukrainu agrīnējos posmos. Patiesi, konflikta pirmajās dienās parādījās ziņojumi par to, ka Krievijas desantnieki tika izvietoti Hostomels lidostā Kijevā. Iespējams, viņu uzdevums bija pārņemt lidostas kontroli, ierobežojot Ukrainas spējas pretoties Kremļa iebrukumam gaisā. Diemžēl viņiem šī misija neizdevās kā plānots un patiesībā kļuva par nozīmīgu morāli stiprinošu pavērsienu Ukraiņiem, nevis Krieviem. Jo Ukraina bija paredzējusi, ka Kremļa desantnieki mērties uz Hostomeļu, kas atrodas mazāk nekā 10 km jeb 6 jūdžu attālumā no galvaspilsētas Kijivas. Tāpēc, kad desantnieki nolaidās, Ukrainas karavīri jau viņus gaidīja. Iekļuvuši slazdā un ielēgti no visām pusēm, VDV dažu dienu laikā zaudēja simtiem karavīru. Un tas nebija vienīgais zaudējums. Ziņojumi arī apstiprina lielus VDV zaudējumus citās lielās kaujās par strīdīgiem reģioniem, pilsētām un ciemiem, piemēram, Zaporīžjā, Avdīvkā un Pokrovskā. Mēs nevaram precīzi zināt, cik daudz Krievijas desantnieku ir nogalināti Ukrainā, un dažādi avoti sniedz atšķirīgus novērtējumus, taču tas noteikti ir ievērojams skaits. Piemēram, 2023. gadā. Lielbritānijas aizsardzības izlūkdienests atsaucās uz Krievijas ģenerālpulkveža Mihaila Topļinska oficiālo uzrunu, kurā viņš norādīja, ka 8500 desantnieku ir ievainoti un apmēram 50% no Krievijas 30 000 gaisa desanta karavīru ir vai nu nogalināti vai ievainoti šajā konfliktā. Tas bija 2023. gadā.
Kopš tā laika neskaitām vairāk krievu ir zaudējuši dzīvību vai guvuši smagus ievainojumus Ukrainā, tostarp arī VDV spēki. Līdzīgs stāsts ir arī par specnazu. Šie specvienību karavīri ir slaveni visā pasaulē un tiek ierindoti starp visspēcīgākajiem spēkiem uz zemes. Viņiem ir bagāta pieredze slepenās operācijās, tiešās darbībās, ķilnieku glābšanas situācijās, diversijās un izlūkošanas misijās. Tajā pašā laikā specnaza vienībām nav gluži nevainojama reputācija. Viņi ir bijuši iesaistīti vairākās diezgan iespaidīgās neveiksmēs gadu gaitā, piemēram, bēdīgi slavenajā 2002. gada Maskavas teātra aplenkumā, kad čečeni teroristi sagrāba vairāk nekā 900 ķilniekus Dubrovkas teātrī Maskavā. 57 stundu ilgā pretstāve beidzās, kad specnaza spēki iepildīja kādu miega gāzi teātra ventilācijas sistēmā, izraisot bezsamaņu gan teroristiem, gan ķilniekiem. 40 bezsamaņā esoši vai citādi neutralizēti teroristi tika nošauti, taču vairāk nekā 130 ķilnieki arī gāja bojā, galvenokārt gāzes dēļ. Tas notika tikai 6 gadus pēc citas neveiksmīgas ķilnieku krīzes 1996. gadā, kurā arī bija iesaistīti čečenu kaujinieki, sākotnēji sagrābjot vairākus tūkstošus cilvēku kā ķilniekus. Specnaza un federālie spēki galu galā iesaistījās ar artilērijas vienībām un kaujas helikopteriem, lai apšaudītu incidenta vietu, un vismaz 26 ķilnieki gāja bojā turpmākajā apšaudē, kas arī pilnībā iznīcināja veselu ciematu. Īsāk sakot, neskatoties uz viņu biedējošo reputāciju, specnazu bieži ir saistījuši ar dezorganizētību un pārgalvību. Iemesti jau tā dezorganizētā karā Ukrainā, viņiem bija maz izļeģi izdzīvot. Saskaņā ar 2023. gada Pentagona noplūdēm, Ukrainā sākotnēji tika izvietot apmēram 900 specnaza karavīru. 775 tika nogalināti vai ievainoti. Kopš tā laika, iespējams vēl vairāk šo speciālo operāciju karavīru ir nosūtīti mirt Ukrainas fronts līnijās, un Mediazona 2025. gadā ziņoja, ka vismaz 1000 ir gājuši bojā. Arī Krievijas jūras kājnieki nav spējuši atstāt būtisku iespaidu uz karu ar Ukrainu, gadu gaitā ciešot milzīgus zaudējumus daudzās sadursmēs. Atkal, šī ir viena no Krievijas augstākā līmeņa vienībām. Jūras kājnieki, jeb flotes kājnieki, kā tos dēvē Maskavā, vēsturiski ir vadījuši dažādus uzbrukumus piekrastē. Viņi ieguva vērtīgu pieredzi Sīrijā, piemēram tādas vienības kā 4061, 155. un 810. vienība ieguva gandrīz leģendāru statusu citu vienību vidū. Kara sākumā tika gaidīts, ka šīs vienības būs izšķirošas Dienvidu frontē, kur Krievija mēģināja iebrukt Ukrainā no Azovas jūras un Kriemas pussalas puses. Uz īsu brīdi viņi atbilda šīm cerībām. Viņi cieta dažus zaudējumus, taču piedalījās svarīgās desanta operācijās, kas palīdzēja Krievijas kara mašīnai ielenkt Mariupoles pilsētu un galu galā pārņemt to savā kontrolē. Taču laikam ejot, jūras kājnieku situācija kļuva arvien sliktāka. Piemēram, Donbasā un dienvidu reģionos viņi sāka ciest smagus zaudējumus, kas noveda pie tā, ka šīs kādreiz ikoniskās brigādes bija jāatjauno no jauna. Piemēram, 810 brigāde vairāk kārt tika pārformēta pēc zaudējumiem Mariupolē, Hersonā, Kurskā un Zaporižjā. 155. brigādei bija līdzīgs liktenis, un daži avoti lēš, ka tā ir piedzīvojusi ne mazāk kā 8 atsevišķas pārformēšanas, padarot to par vienu no visvairāk cietušajām un sagrautajām brigādēm visā karā. Īstu ēnu no savas agrākās būtības. Mediazona, kas ir pierādījusi sevi kā diezgan precīzu un uzticamu avotu Krievijas zaudējumu izsekošanā un apstiprināšanā, izmantojot oficiālos nekrologus, norāda, ka pirmajos 4 kara gados tika nogalināti vairāk nekā 2200 jūras kājnieku. Lai to salīdzinātu, ir vērts atzīmēt, ka ASV 20 gadu laikā savā karā Afganistānā zaudēja apmēram 2400 karavīru. Krievijas elitāro karaspēka vienību zaudējumi ir milzīgi un ir būtiski ietekmējuši valsts kampaņu, jo elitāro karavīru zaudēšana ir daudz nozīmīgāka nekā jauno iesaukto zaudēšana. Šie speciālo uzdevumu vienību karavīri kaujas laukā ienes daudzu gadu pieredzi. Vairumā gadījumu viņi visu savu dzīvi ir veltījuši militāriem dienestam un ir starp tiem, kuri visvairāk ir gatavi ziedot sevi savas dzimtenes labā. Viņi ies līdz galam, skries pirmajās rindās visniknākajās kaujās, vadīs uzbrukumu un rādīs ceļu tiem, kas sako aiz viņiem. Taču Krievijai viņu ļoti strauji trūkst. Patiesībā gandrīz vairs nav neviena palicis. Bet pirms mēs ķeramies klāt tam, ko tas nozīmē un kā tas ietekmē Krievijas armijas vispārējo stāvokli, jūs skatāties militāro šovu, un ja vēl neesat abonējis, tagad ir īstais brīdis. Jebkura pasaules armija ciestu grūtības pēc tik daudzu savu labāko elitāro karavīru zaudēšanas, un Krievija nav izņēmums.
Kad frontes karavīri tiek nogalināti vai ievainoti pašnāvnieciskos uzbrukumos, Kremļa komandieriem tas nevienmēr īpaši rūp. Viņi var viegli vienkārši savervēt vairāk vīru, lai aizvietotu viņus, izlaidot viņus cauri visvienkāršākajām apmācību programmām, pirms ielikt viņu rokās šautenes un nosūtīt uz nākamo uzbrukumu. Taču tādas kā VDV, jūras kājniekus un specnazu nav tik viegli aizvietot. Un pat ja Kremlis var atrast cilvēkus ar pareizajām spējām un prasmēm, tam nav laika pareizi apmācīt nākamo specvienību karavīru paudzi. Kā norādīts Small Wars Journal ziņojumā, ir iespējams, ka jaunie Krievijas specializētie karavīri tiks apmācīti tādā pašā steigā kā pārējie bruņoto spēku karavīri, kas var novest pie vēl lielākiem kara laika zaudējumiem starp svarīgiem speciālistiem, kurus Kremlis nevar atļauties zaudēt. Un tas vēl nav viss. Pēc tik smagiem zaudējumiem šajā video apskatītie 3 elitārie spēki ir sākuši zaudēt disciplīnu. Viņi vairs nav tik strukturēti vai disciplinēti kā agrāk, un gan 155. un 810. gvardes jūras kājnieku brigādes ir apsūdzētas kara noziegumos. Tiek ziņots, ka šie jūras kājnieki ir izmantojuši aizliegtas ķīmiskas vielas un brutāli nogalinājuši Ukrainas karagūstekņus. Arī desantnieki tiek turēti aizdomās, un daži no viņiem iespējams bija iesaistīti bēdīgi slavenajā Bučas slaktiņā 2022. gadā, kur civiliedzīvotāji tika burtiski noslapkavoti uz ielām. Turklāt, novecojušo padomju doktrīnu dēļ, kas koncentrējās uz mikropārvaldību pat augstākajos militārajos līmeņos, elitāro vienību komandieriem nav nepieciešamās pilnvaras vai brīvības, lai pilnvērtīgi izmantotu viņu rīcībā esošos karavīrus. Tas rada neusticības kultūru, kas apvienojumā ar tik lieliem zaudējumiem tikai kavēs Krievijas progresu kaujas laukā. Un ņemot vērā tik lielus zaudējumus, pastāv iespēja, ka Krievijai nāksies izmantot parastos kājniekus specializētos uzdevumos, lai gan viņiem nav nepieciešamo prasmju vai pieredzes. Mēs varētu redzēt, ka jauniesaucamie tiek steigā iesaistīti specnaz brigādē tikai, lai aizpildītu vietas, piemēram, kamēr VDV karavīri tiek sūtīti frontes uzbrukumos. Īsāk sakot, Krievijas armijā valda pilnīgs hauss, un nav nekāda cerība, ka tuvākajā laikā situācija uzlabosies. Patiesi, pat ja mēs skatāmies tālāk par elitārajām vienībām, piemēram, jūras kājniekiem un specnaz, pārējais Krievijas personāls vienkārši neatbilst standartam, kas nepieciešams, lai uzvarētu šajā karā. Aizvien biežāk tās karavīri nav tikai slikti apmācīti vai nepietiekami aprīkoti, bet pilnīgi nederīgi kaujai visos iespējamajos veidos. Ir bijuši ziņojumi par cilvēkiem ar neārstējamām slimībām vai pat bez ekstremitātēm, kur tiek nosūtīti uz frontes līnijām, piemēram, kopā ar notiesātajiem un nelaimīgajām etniskajām minoritātēm, kuras ir apmānītas vai šantažētas, lai pievienotos karam. Krievija ir arī meklējusi citās valstīs, lai papildinātu savas rindas, vervējot Āfrikas algotņus un lūdzot Ziemeļkoreju nosūtīt karavīrus. Rezultātā statistika liecina, ka Kremļa armija 2026. gadā daudzās frontes vietās gandrīz nemaz nevirzās uz priekšu. Tās virzība ir apkaunojoši lēna, un dažos reģionos tāpat zaudē pozīcijas, jo Ukrainas pretuzbrukumi iegūst jaunu sparu. Un kad paskatās, kādus cilvēkus Kremlis sūta karot, un vēl svarīgāk, kādus komandierus viņi ieceļ šo karavīru vadībā, nav grūti saprast, kāpēc tā notiek. Jo laikam ejot šajā karā, Krievijas komandieri kļūst arvien brutālāki un nežēlīgāki. Tagad sociālajos tīklos cirkulē simtiem video, kas parāda šo vīru izvirtību. Viņiem nav nekādu iebildumu spīdzināt, pazemot, izmantot un pat nogalināt savus padotos karavīrus. Daži tiek ieslēgti būros vai piesieti pie kokiem, citi tiek pakļauti elektrošokam vai seksuālai vardarbībai. Ir pat ziņots par gadījumiem, kad pāris no karavīriem iemet bedrēs un piespiež cīnīties līdz nāvei. Daudzi karavīri frontē gūst smagus ievainojumus, taču viņiem liek palikt un turpināt cīnīties, nevis evakuē vai atbrīvo no dienesta ārstēšanās nolūkos. Komandieri bieži pieprasa saviem karavīriem maksāt ikdienas nodevas vai atdot savas bankas kartes, un tie, kuri atsakās, atkal tiek spīdzināti vai sodīti citos veidos, piemēram, nosūtot viņus kā pirmos nākamajā uzbrukumā. Ir redzami kadri, kuros vīriešus sasien un piekauj, liek izģērties līdz apakšveļai stindzinošā augstumā. Vai pat tiek sūtīti cīņā ar laustām kājām, klibojot kaujā ar kruķiem, bez jebkādām izdzīvošanas iespējām, ja vien kāds līdzjūtīgs Ukrainas karavīrs otrā pusē neizlemj viņus saudzēt. Kremļa kara mašīna ir briesmīgs spīdzināšanas, korupcijas un noziedzības perēklis, un situācija tikai pasliktinās. Nopludinātās ziņas, kas nosūtītas uz Krievijas valdības mājaslapu, atklāja Krievijas iesaukto un viņu ģimeņu izmisumu.
Vienā 6 mēnešu periodā šī mājaslapa saņēma vesels 12,000 sūdzību, kurās komandieri tika apsūdzēti korupcijā un vardarbībā pret saviem cilvēkiem. Krievu pētnieks Aleksandrs Arkipava ir izpētījis lielo ziņojumu apjomu, kas dokumentē šo virsnieku barbariskās taktikas, norādot, ka daudz no viņiem labprāt izmanto spīdzināšanu, lai atņemtu naudu saviem karavīriem. Arkipava piebilst, ka liels skaits karavīru mūsdienās, no kuriem daudz pievienojās karam, jo nāk no trūcīgām ģimenēm un vēlējās nopelnīt naudu, lai uzturētu savus tuviniekus, tiek spiesti atdot līdz pat 80% no savas algas tikai tāpēc, lai izdzīvotu. Jaunie karavīriem faktiski tiek dota izvēle – maksā vai mirsti. Komandieri pat ir izveidojuši savus scenrāžus. $2,000, lai karavīru norīkotu par drona operatoru, lai viņam nebūtu jāpiedalās uzbrukumos frontes līnijām. $6,000, lai dienētu aizmugurē, vēl tālāk no frontes līnijas kaujas zonām, vai arī pārsteidzoši $12,000, ja kāds vēlas tikt atbrīvotam no dienesta medicīnisku iemeslu dēļ. Sliktākais ir tas, ka tā kā Krievijas ekonomika ir tik slikta un parastie krievi izjūt sekas, visveselākie cilvēki turpinās pieteikties un saņemt šādu attieksmi, kā skaidro Arkipava. Situācija Krievijā no ekonomiskā viedokļa ir ļoti slikta. Nabadzīgie cilvēki, viņi kļuva nabadzīgi, tāpēc viņi dodas karā. Nodokļi pieaug, un tagad ir liela problēma, ko nopirkt vakariņām, un šī ir kara cena. Tā ir nožēlojama situācija Krievijas iesaucamajiem, bet tas ir arī drūms signāls visai valsts armijai kopumā. Ar tādiem zaudējumiem, tik lielu korupciju un tik nožēlojamu morāli, kā Kremlis vispār var cerēt sasniegt kaut vienu no saviem izvirzītajiem mērķiem, nemaz nerunājot par uzvaru šajā karā. Šobrīd šķiet, ka viņi uzskata, vienkārši mest arvien vairāk vīru gaļas mašīnā ir vienīgā iespēja. Bet, kā norāda Sets Jones no Strateģisko un statotisko pētījumu centra, šī nav uzvaru nesoša pieeja. Es domāju, ka šeit Krievi uzskata, ka tā ir mazākā ļaunuma stratēģija, jo viņiem ir pārsvars skaitliskā ziņā. Problēma, protams, ir tā, ka tas noved pie vēsturiski lieliem zaudējumiem. Tas nav pieredzēts kopš Otrā pasaules kara. Zaudējumi tagad ir tik lieli, ka Krievijai faktiski sāk pietrūkt vietas, kur apglabāt savus kritušos. Tikmēr valsts izmisušās varas iestādes ir ķērušās pie militāro kapsētu attēlu izpludināšanas, nožēlojamā mēģinājumā slēpt situācijas skarbo un neglīto realitāti. Tas tā nevar turpināties. Tas nav ilgtspējīgi. Krievija to zina, un dati to pierāda. Patiesi, pirmajos 2026. gada mēnešos ziņojumi atklāja, ka Kremlis beidzot sāka zaudēt vairāk karavīru nekā spēja vervēt. Tā dara visu, kas ir tās spēkos, izņemot pilna mēroga mobilizāciju, lai palielinātu savu karaspēku. Sākot no arvien lielāku un absurdāku naudas atlīdzību piedāvāšanas līdz studentu maldināšanai ar maldinošiem vervēšanas video. Taču tas nestrādā, un Ukraina kļūst arvien stiprāka, ar nāvējošākiem droniem, tālākas darbības raķetēm un arvien augstāku morāli, jo tās spēki turpina nostiprināties un pretoties Krieviem visos virzienos. Drīz Kijevas komandieri cer katru mēnesi nodarīt Krievijai līdz pat 50,000 zaudējumu. Tikmēr viņu Krievu kolēģi ir pārāk aizņemti, izspiežot un spīdzinot savus pašu vīrus, lai vispār rūpētos par to, kā norit karš. Spēku samērs mainās, un Krievija nonāk zaudētājas pozīcijā. Doņetskas cietokšņu josla tuvojas. Krievija zina, ka tai jāmet viss, kas tai ir, pret visbaisākajām aizsardzībām, kādas Ukraina jebkad ir izveidojusi. To ir pavēlējis Putins. Tas nestrādā. Jo vairāk Krievija cenšas, jo smagāk tā cieš neveiksmi, un Putina Donbasa katastrofa to ir pierādījusi. Tas, kam bija jābūt uzbrukumam, kas izbeigs karu, ir novedis pie tā, ka Krievija zaudē visu, jo Ukraina gatavo pamatu pilnīgai Donbasa atbrīvošanai nākotnē. Un mēs redzam, kā tas viss izpaužas kaujas lauka matemātikā. Parunāsim par teritoriju. Krievijai aprīlī šajā ziņā klājās ļoti slikti, turpinot tendenci, ko mēs novērojam jau kopš pagājušā gada ziemas. Saskaņā ar Kara pētījuma institūta ISW datiem, Krievijas spēki aprīlī piedzīvoja tīro zaudējumu 116,01 kvadrātkilometru apmērā. Ar piebildi, ka šis skaitlis neietver teritorijas, kurās varētu būt iefiltrējušās ļoti nelielas Krievijas karaspēka vienības. Šīs teritorijas ir pelēkās zonas, kuras patiesībā nekontrolē ne Krievija, ne Ukraina, lai gan Krievija apgalvos, ka pietiek ar viena karavīra ierašanos apdzīvotā vietā, lai šo apdzīvoto vietu varētu uzskatīt par ieņemtu. Šie neto zaudējumi ir lielākie, kādus Krievija ir piedzīvojusi kopš 2024. gada augusta, un tie notiek pēc vairākiem mēnešiem, kad ieguvumi ir samazinājušies, un Krievija apmaina vairāk karavīru nekā jebkad agrāk pret zaudētām teritorijām. Marta Krievija spēja panākt neto ieguvumu tikai 23,04 kvadrātkilometru apmērā, norāda ISV.
Tas ir tik lēni, ka var uzskatīt par stagnāciju. Februārī iegūms bija 122,73 kvadrātkilometri, kas seko janvārim, kad Krievija ieguva 318,54 kvadrātkilometrus. Saskaitot šos skaitļus, sanāk, ka Krievija 4 mēnešu laikā ieguvusi tikai 348,3 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas. Tas ir smieklīgi mazs skaitlis, un tas mums parāda, ka Putins atrodas Donbasa katastrofas vidū. Redziet, 2026. gadam vajadzēja būt gadam, kad Donbass beidzot pakļautos Krievijas spiedienam. Tieši to Krievija izmisīgi vēlējās, lai jūs ticētu, un Kremlis pat aizgāja tik tālu, ka paziņoja Ukrainai, ka tai līdz māja beigām jāizved savi karavīri no Donbasa, citādi Ukraina izjutīs visu Krievijas armijas niknumu. Šīs dusmas nozīmē gandrīz nekādu teritorijas ieguvumu, zaudējot katru mēnesi desmitiem tūkstošu karavīru. Bet joprojām Putins uzstāja uz Donbasa ieņemšanu. Viņš pat ir noteicis jaunu termiņu Donbasa ieņemšanai 2026. gada septembrī. Tas vienkārši nenotiks. Matemātika nesakrīt, un vēlāk jūs uzzināsiet, kāpēc. Tomēr Krievija ir uzsākusi pilna mēroga kampaņu, jo pavasara ofensīva jau notiek, un šķiet turpināsies arī vasarā. Slovjanska ir galvenais mērķis Donbasā, jo tā ir svarīga saite Doņetskas cietokšņu joslā, kas šobrīd sagādā Krievijai tik daudz problēmu. Bet, lai redzētu, cik apņēmīgi Putins vēlas panākt savu gribu, mums tikai jāaplūko uzbrukumu skaits nedēļā līdz 27. aprīlim. Tieši tajā nedēļā tika reģistrēts lielākais kaujas sadursmju skaits Ukrainas kara iepriekšējo 2 mēnešu laikā. Donbasa Pokrovskas sektorā notika 305 uzbrukumi. Huļapolas sektorā tika veikti 147 uzbrukumi. Un tā tas turpinās visā Ukrainā, bet galvenokārt koncentrējas uz Donbasu, kopā sasniedzot 1384 uzbrukumus vienas nedēļas laikā, ja vidēji gandrīz 198 uzbrukumus dienā. Puķins uzskata, ka uzbrukumu intensificēšana demonstrē Krievijas militārā spēka pārspēku. Taču šīs 2 mēnešu uzbrukumu skaita maksimums notika tieši tajā pašā mēnesī, kad Krievija pirmo reizi gandrīz 2 gadu laikā piedzīvoja tīros zaudējumus. Tas atklāja vairāk nekā Putins vēlētos, lai jūs zinātu, jo tas parāda, ka Donbass un īpaši Donetskas nocietinājuma josla ir daudz grūtāk pārvarama nekā Krievija bija iedomājusies. Krievija turpina prioritizēt Donetskas ieņemšanu. Ja tai izdosies sasniegt šīs apgabala administratīvo robežu, Donbass būtībā būs Krievijas kontrolē, bet mēs to sakām jau 4 gadus, un tieši tā ir visa būtība. Putina spēki joprojām nav sasnieguši šo robežu. Cietokšņa josla joprojām stāv viņiem ceļā, tieši tāpat kā kopš iebrukuma sākuma. Un virzība frontē ir tik lēna, ka Krievija sāk apzināties, ieņemt Doņetsku ar spēku izmaksās daudz vairāk, nekā tas ir tā vērts. Doņetska nav uz sabrukuma robežas, un Kremlis to zina. Daļa no iemesla, kāpēc Krievijas progress ir tik lēns, bez Ukrainas kaujas lauka matemātikas, pie kuras mēs drīz nonāksim, ir tas, ka Krievija dala savu uzmanību visā Doņetskas apgabalā. Progresu, lai arī nelielu, tomēr izdodas panākt, pat ja Ukraina šos ieguvumus atsver, atbrīvojot teritorijas citur. Euromaidan Press ziņo, ka Krievija ir guvusi nelielus panākumus Kramatorskas Slovjanskas reģionā, kur tā ir ieņēmusi vairākus mazus ciematus. Kanāls pie Časivjāras arī ir šķērsots, kas ļaus Krievijai radīt spiedienu no flanga citur. Un Konstantinivka, kas atrodas uz rietumiem no Časivjāras, Krievijas spēki vienkārši mēģina apiet apdzīvoto vietu no ziemeļaustrumiem, vienlaikus izdarot spiedienu uz Kramatorsku no dienvidaustrumiem. Vismaz tie ir plāni. Taču, neskatoties uz nelieliem panākumiem, nekas no tā, ko Krievija vēlas sasniegt Doņetskā, nepiepildās. Problēma, ar kuru Krievija saskars, ir tā, ka tā pārāk izkliedē savus spēkus, cenšoties ieņemt atlikušo Doņetskas daļu. Tas var šķist dīvains apgalvojums, ņemot vērā, ka Doņetskā palikuši ieņemami tikai apmēram 6000 kvadrātkilometru. Taču Krievijas piedzīvoto zaudējumu apjoma Doņetskā un tās plānu sabrukuma citur kombinācija noved pie tā, ka tai nākas veikt pilna mēroga uzbrukums apdzīvotām vietām, kuras tā sākotnēji centās apiet, kā to tagad redzam Konstantinivkā. Tas arī raksturo situāciju. Ukrainas militārais analītiķis Konstantins Maševets skaidro, ko mēs šobrīd redzam šajā konkrētajā sektorā. Krievijas nespējas apiet rezultātā Krievijas 8. kombinēto ieroču armija un 3. armijas korpuss tagad ir spiesti lausties uz priekšu Konstantinivkas virzienā pa īsākā ceļu, būtībā tieši frontāli, burtiski klājot tās dienvidu un dienvidu austrumu pieejas ar savu triecienkainieku līķiem. Tas ir lēni, nogurdinoši, un pats galvenais ārkārtīgi asiņaini un dārgi, saka Maševets. Tas labi raksturo Krievijas situāciju Donbasā. Visi Putina labākie plāni tiek iznīcināti kaujas laukā, kas nenorit tā, kā viņam būtu nepieciešams, lai kāds no dramatiskajiem Donbasa termiņiem, ko viņš ir noteicis, izskatītos kaut attāli sasniedzams realitātē. Šādā situācijā 6000 kvadrātkilometru sāk šķist kā 600 000, jo Krievijas spēki ir spiesti lēnām laust aizsardzību, kas rada milzīgus zaudējumus. Ukraina arī ir apgrūtinājusi Krievijai iespēju koncentrēt savus spēkus uz uzbrukumiem no Pokrovskas virziena.
Pēc aptuveni 2 gadu nežēlīgām cīņām Krievijai beidzot izdevās janvārī ieņemt Pokrovskas pilsētas centru, bet martā pilsētas ziemeļu daļu. Ukraina lika Krievijai cīnīties par katru centimetru. Saskaņā ar Ukrainas 7. ātrās reaģēšanas korpusa gaisa desanta spēku datiem, Krievija viena reģiona galvenajā aizsardzības sektorā 6 mēnešu laikā līdz 13. februārim zaudēja 15 000 karavīru. Pievienojot daudzos citus aizsardzības sektorus, ko Ukraina ir izveidojusi, kļūst skaidrs, ka pat Pokrovska esot tuvu krišanai, Krievija zaudēja 1000 karavīru. Krievijas plāns tagad ir virzīties uz priekšu no Pokrovskas un tālāk uz Bilitsku, kas atrodas tieši uz dienvidiem no Dobropiļas. Mērķis tad ir izmantot Dobropiļu kā vēl vienu sviru, ko Krievija var izmantot, lai apietu Kramatorskas, Slovjanskas reģionu no rietumiem. Taču Ukraina ir izjaukusi Krievijas plānus turpat, tāpat kā citur Donbasā. Ukrainas februāra pretuzbrukums, kura laikā tā atguva vairāk nekā 400 kvadrātkilometrus teritorijas savos dienvidu reģionos no Krievijas, patiesībā bija par Doņetsku. Krievija vēlējās noturēt teritoriju dienvidos, lai izveidotu buferzonu, kas neļautu Ukrainai sūtīt karavīrus uz Doņetsku. Kad šī teritorija atkal nonāca Ukrainas rokās, Krievijai nācās nosūtīt rezerves, kas bija paredzētas cīņai Pokrovskas sektorā un citur, uz dienvidiem. Bez rezervēm progress ir lēnāks, un tieši to mēs redzam visā Doņetskas frontē. Atkal matemātika to pierāda. Uzbrukumu intensitāte un skaits pieaug, taču teritoriālie iegūmi, ko Putins cerētu redzēt pretī, nav atrodami. Labākais, ko Krievija spējusi panākt, ir dažu ciemu ieņemšana, jo tai neizdodas apiet pretinieku. Bet tieši šeit Putina pakalpiņu situācija Donbasā kļūst nopietna. Ukraina liek Krievijai maksāt tik milzīgu cenu par gandrīz nekādu ieguvumu, ka Doņetska sāk izskatīties pēc nāves slazda Krievijas karavīriem. Tas maina visu turpmāko kaujas lauka matemātiku. Bet pirms mēs pie tā ķeramies, jūs skatāties militāro šovu. Ja mūsu kanāls jums sniedz ieskatu, neaizmirstiet abonēt, lai nepalaistu garām nevienu no mūsu analīzēm. Ukraina ir atbildējusi uz Krievijas atjaunoto uzbrukumu Doņetskā ar vislabāko iespējamo aizsardzību – droni. Patiesībā to ir tik daudz, ka Ukraina ir ievērojami apsteigusi Krieviju, ja runa ir par dronu skaitu, ko tā izvieto frontes līnijā. Saskaņā ar Ukrainas prezidenta biroja vietnieka, brigādes ģenerāļa Pavlo Palisas teikto, Ukraina šobrīd izmanto par 30% vairāk triecienu dronu nekā Krievija vairākos frontes sektoros, tostarp Doņetskā. Palisa salīdzina šo situāciju ar notikumiem Kurskā, kur Ukraina 2024. gada augustā veica pretuzbrukumu, un tas bija pēdējais mēnesis līdz šim brīdim, kad Krievija zaudēja vairāk teritorijas nekā ieguva. Toreiz Krievija triecienu dronu jomā bija ievērojami priekšā Ukrainai, taču Ukraina tomēr spēja šķērsot robežu un ieiet pašā Krievijā. Tagad Ukraina ir tā, kas ir izrāvusies priekšā, lai gan ne visos frontes sektoros. Tas nav tikai par daudzumu, bet arī par kvalitāti. Jāatzīst godīgi, kvalitāte ir līdzvērtīga ienaidniekam, jo arī viņa uzlabo savas sistēmas. Bet mēs esam spēruši ļoti nozīmīgu soli uz priekšu, aprīļa sākumā sacīja Polisa. Šīs pārmaiņas Ukrainas labā trieciena dronu jomā apstiprina arī Krievijas militārie blogeri, kuri ziņo par to pašu, norāda Euromaidan Press. Un tieši šeit mēs sākam redzēt, kā Ukrainas plāns Donbasa aizsardzībai patiešām sāk iegūt konkrētas aprises. Ukrainas mērķis tagad ir izmantot savus dronus, lai jebkādā veidā palielinātu spiedienu uz Krievijas sauszemes spēkiem, un labākais veids, kā to panākt, ir paplašināt karu, cik vien iespējams. Citiem vārdiem sakot, te vairs nav runa par cīņu frontē. Ukrainas uzdevums ir padarīt savu ar droniem pārpildīto nāves zonu tik milzīgu, lai lielākā daļa Krievijas karavīru iet bojā, vēl pirms viņi vispār ierauga nocietinājumu joslu. Vidēji darbības rādījusa dronu parādīšanās, kuras Ukraina var izmantot, lai uzbruktu Krievijas aizmugurēji okupētajās teritorijās, pastiprina šo stratēģiju, jo tas paralizē atbalsta tīklu, kas Krievijai nepieciešams, lai spētu veikt jebkādu reālu virzību uz priekšu Doņetskā. Šādi Ukraina sagatavo pamatu pretuzbrukumam Donbasā. Tas piespiež Krieviju iznīcināt savus spēkus bezjēdzīgos uzbrukumos, kas nekad netiek pāri iznīcināšanas zonām, tādējādi radot novājināšanas kampaņu, kas ar katru mēģināto uzbrukumu vājinā Krievijas ofensīvu. Ideja ir radīt situāciju, par kuru mēs runājām pašā video sākumā. Jo vairāk Krievija mēģina, jo smagāk tā cieš neveiksmi. Un pat ja neveiksme, joprojām var novest pie zināmiem teritoriāliem ieguvumiem Krievijai, kā mēs redzam dažos Donetskas sektoros. Ieguvumi ar katru mēnesi samazinās, un šo ieguvumu cena Krieviju paralizē. Vai tas izklausās pēc nereāla plāna? Ja tā, mums tikai jāaplūko Krievijas zaudējumi, lai saprastu, kāpēc Ukrainas pārākums dronu jomā ir galvenais faktors Donbasa aizsardzībā un pēc tam arī atbrīvošanā. Laikā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada aprīlim Krievija zaudēja 156 735 karavīrus. Starp citu, tie ir apstiprināti zaudējumi, nevis aplēses. Katrs karavīrs, kurš krita Putina ambīciju vārdā, tika izsekots un reģistrēts Ukrainas dronu armijas sistēmā, un visticamāk šim skaitlim var pieskaitīt vēl vairākus tūkstošus neuzskaitīto nāvju. Krievija nerekrutē tik daudz, cik nepieciešams, lai kompensētu zaudējumus, jo 5 mēnešu laikā tai pietrūkst vairāk nekā 8000 karavīru, lai nosaktu savus zaudējumus.
Taču vēl lielāka problēma ir tas, ko šāda mēroga zaudējumi nozīmē Krievijai tādās vietās kā Donbasa. Atcerieties, Krievija pastiprina savus uzbrukumus visā Doņetskas apgabalā. Šāda veida darbības ir iespējams tikai tad, ja spējat uzturēt milzīgu sauszemes karaspēku uzbrukumiem. Krievijai zaudējot vairāk karavīru nekā tā spēja vervēt, neatkarīgi no tā, vai šie zaudējumi notiek Donbasā vai citur, kopumā tas vājina tās spējas. Ja šī tendence turpināsies, mēs sāksim redzēt, ka Krievija izvēlas vienu no diviem ceļiem. Vai nu tās uzbrukuma temps palēnināsies, jo Krievija centīsies saglabāt savu vienību lielumu, kas neizbēgami novedīs pie mazākiem iegūmiem, vai arī Krievija centīsies saglabāt uzbrukumu tempu, bet izmantos mazākas vienības, tādējādi vājinot uzbrukumus un radot vairāk upuru. Abas pieejas nozīmē sliktas ziņas Putinam Donbasā, un tāpat jau tur lietas neiet īpaši labi. Krievijai Donbasā vēl jāieņem aptuveni 6000 kvadrātkilometru Donetskas apgabala, pirms tā varēs apgalvot, ka kontrolē visu Donbasu. Lai gan ne visi pēdējo mēnešu zaudējumi ir koncentrēti Donetskā, tur notiekošo ir pietiekami daudz, lai mēs saprastu, cik daudz Krievijai nāksies upurēt, lai piepildītu Putina ambīcijas. 8. aprīlī United 24 Media ziņoja par Pālises izteikumiem, kurš atklāja, ka Krievijas spēki tagad zaudē 316 karavīrus uz katru ieņemto kvadrātkilometru Donetskā. Tas ir gandrīz 2 reizes vairāk karavīru nekā tika zaudēts par tādiem pašiem ieguvumiem tajā pašā periodā pagājušajā gadā, un tas Putina skatījumā rada šausmīgu Donbasa matemātiku. Ja šis briesmīgais zaudējuma līmenis saglabāsies, tas nozīmē, ka Putinam būs jānosūta 1 896 000 Krievijas karavīru nāvē vai smagos ievainojumos, pirms Donbass kritīs. Tas ir vairāk nekā par 500 000 karavīru vairāk nekā Krievijas kopējais zaudējumu skaits visā karā līdz šim. Un tas mums parāda, ka Donbass ir nāves slasts Putina spēkiem, pat tad, kad viņi gūst panākumus. Protams, tas ir atkarīgs no tā, vai Ukraina saglabā 316 karavīru zaudējumu līmeni uz kvadrātkilometru. Tas nebūtu nav pašsaprotami, bet būtībā tas viss nozīmē, ka Krievija pati sevi ir iedzinusi stūrī. Saistot šos zaudējumus ar augstāku uzbrukumu tempu, jūs redzat, ka Krievija izmanto vairāk savu karavīru, lai iegūtu mazāk zemes Donbasa reģionā nekā jebkad agrāk. Lai gan Krievija joprojām spēja izdarīt spiedienu, tā to nevar darīt visā Donetskas frontē. Atkal tā pārāk izretina savus spēkus un dronus, laikā, kad Ukrainai ir 1,3/1 dronu pārsvars. Rezultātā Krievijas uzbrukums kļūst sadrumstalots. Mēģinājumi apiet flangus neizdodas, kā mēs redzam, un Ukraina var turpināt gūt panākumus citur, kas palēnina Krieviju Donbasā. Tagad apskatīsim labāko iespējamo scenāriju Krievijai. Tas būtu, ja Donetska krīt un Donbass nonāk Krievijas kontrolē. Saskaņā ar Polises paziņojumiem, kas tika izteikti marta sākumā, Krievijai būtu nepieciešams 1,5 gads, lai to panāktu ar tādu virzības tempu, kādu mēs redzējām janvārī un februārī. Tas jau nozīmē, ka Putina 2026. gada septembra mērķis ir pa galam, kas pats par sevi ir uzvara Ukrainai. Ik reiz, kad Putins apgalvo, ka kaut kas notiks, bet tas nenotiek, tas ir trieciens Krievijas iespējām pārliecināt rietumus, ka Ukrainai vienkārši vajadzētu atdot Donbasu. Vēl viena atruna Puliša komentāriem ir tas, ka tie tika izteikti 1. martā, kad Krievija virzījās uz priekšu Donetskā straujākā tempā. Gads un pusi tagad izskatās patiešām ambiciozi, lai ieņemtu Donbasu, īpaši, ja Ukraina spēj saglabāt un palielināt to Krievijai nodarīto zaudējumu skaitu. Un dēļ ir gaidāmie zaudējumi. Iespējams, ka tie nesasniegs 1,8 miljonus un vairāk, taču gandrīz droši ir tas, ka Krievijai nāksies upurēt 100 000 dzīvību, lai ieņemtu atlikušos 6000 kvadrātkilometrus Donbasa. Un atkal, šis ir labākais iespējamais scenārijs. Ukraina dara visu iespējamo Donbasā, lai nodrošinātu, ka šis scenārijs nepiepildās. Papildus frontes nāvējošumam un iznīcināšanas zonām, kuras Ukraina ir piesātinājusi ar vairāk dronu nekā Krievija spēj tikt galā, Ukraina ir sākusi vidēja attāluma dronu triecienu kampaņu Doņetskā, kas sagrauj Krievijas apgādes līnijas un atbalsta sistēmas tās karavīriem frontē. Transporta maršruti uz Doņetskas apvedceļa un tādās vietās kā Holivka, Andrīvka un Zurez tiek pakļauti Ukrainas jaunākās paaudzes dronu uzbrukumiem. Un visi šie triecieni ir paredzēti, lai vēl vairāk palēninātu Krievijas virzību. Jo mazāks atbalsts ir frontes karavīriem, jo vairāk no viņiem iet bojā par katru ieņemto kvadrātkilometru. Tā ir nopucināšanas karš 21. gadsimtā. Ukraina ir kļuvusi par šīs taktikas meistari, un tas varētu būt atslēga Donbasa atbrīvošanai ilgtermiņā. Jamestownas fonds piebilst, ka Ukrainas vidējas darbības rādījusa droni var uzbrukt līdz pat 100 km aiz frontes līnijām, un Krievija nespēja efektīvi pretoties šiem droniem gaisa aizsardzības trūkuma dēļ. Tagad Ukrainai viss ir saistīts ar to, lai pakāpeniski vājinātu katru Krievijas uzbrukuma slāni. Priekšējās līnijas skaitļi var nonākt virsrakstos, taču tieši visas Krievijas uzbrukuma pamata degradācija Donbasā būs tā, kas nodrošinās uzvaru. Un, protams, vēl ir cietokšņa josla. Nelielais progress, ko Krievija ir panākusi Doņetskā, vēl nav novedis to aci pret aci ar nocietinājumiem, kurus Ukraina ir būvējusi cietokšņa joslā jau 12 gadus, kopš Vladimirs Putins 2014. gadā uzsāka savu agresijas kampaņu pret Ukrainu.
upes, mīnu lauki, tanku šķēršļi, bunkuri, bezgalīgas iznīcināšanas zonas, kas piepildītas ar droniem, un pilsētas, kas veido cietokšņu joslu. Tas viss Krievijai būs jāpārvar, lai sasniegtu neko vairāk kā piera uzvaru. Lūk, ko Ukraina patiesībā dara. Tā sagatavo augsni tam, lai Krievija mestu visu, kas tā ir pret Donbasu. Tas novedīs pie viena no diviem iespējamiem iznākumiem. Pirmkārt, Krievija varētu tieši tā arī rīkoties, līdz tā iznīcina pati savu armiju, lai iegūtu Donbasu. Tas izjauktu Putina plānus attiecībā uz pārējo Ukrainu, un tas nozīmētu, ka Ukrainas pretuzbrukumi varētu nozīmēt, ka Krievija nekad nebūs patiesi droša tajā teritorijā, ko tā ir ieņēmusi. Vai arī otrs variants. Ukraina sagrauj Krievijas uzbrukumus tādā mērā, ka vienīgi zaudējumi neļauj Putina spēkiem virzīties tik tālu, cik nepieciešams, lai ieņemtu Donbasu. Tad Ukrainas pretuzbrukums reģionā var sākties, jo Krievija visu zaudē Putina spītības dēļ. Nākamie daži mēneši mums daudz ko pastāstīs par to, cik labi darbosies Ukrainas stratēģija, īpaši, kad sāks spīdēt vasaras saule. Putins domāja, ka tas nekad nav iespējams. Kad Krievija 2014. gadā nelikumīgi anektēja Krimu, Putins domāja, ka viss ir beidzies. Ukrainai nebija pietiekami daudz cilvēku resursu, lai to atgūtu. Tā bija pārāk vāja, pārāk bikla. Krima nekad netiks atbrīvota. Bet tā kā laiki ir mainījušies, Ukraina ir spēcīgāka nekā jebkad agrāk, un tā tikko ir veikusi nozīmīgu soli ceļā uz pilnīgu Krimas atbrīvošanu. Krievijai ir nodarīts postošs trieciens, un tam pievienots vēstījums, kuru Putins nekad nebija domājis dzirdēt. Aizejiet no Krimas, vai arī Ukraina jūs piespiedīs aiziet. Putins nevēlas atkāpties, tāpēc Ukraina viņam lika samaksāt ar iespaidīgu triecienu sēriju. Sāksim ar to, kas notika ar Krievijas slepeno Iskander raķešu bāzi. 28. aprīlī Ukrainas speciālo operāciju spēki, jeb SSO, paziņoja telegramā, ka viņi paveikuši kaut ko tādu, kas šķita neiespējami, jo Ukraina pat nebija paredzēta zināt, ka tās jaunākais mērķis Krimā vispār eksistē. Naktī uz 28. aprīlī SSO Middle Strike vienību droni trāpīja Iskander operatīvu taktisko raķešu sistēmu glabāšanas vietā, paziņoja SSO. Viņi piebilda, ka slēptā tehnika atradās bijušās raķešu bāzes teritorijā netālu no Ovrasku ciema, 40 km uz austrumiem no okupētās Simferopoles. Tas ir milzīgs trieciens Krievijai. Tās slepenā Iskander bāze bija viena no vairākām pastiprinātām patvērtnēm, kas tika uzbūvētas Krimā Padomju Savienības laikā. Augstā kara laikā šīs vietas tika izmantotas kā glabāšanas patvērtnes Padomju Savienības R5 vidējas darbības balistiskajām raķetēm. Tagad Krievija tās izmanto savām Iskander raķetēm. Katrs no šiem slēptajiem bunkuriem ir aprakts zem zemes un aizsargāts ar bieziem betona slāņiem, kuru biezums sasniedz līdz 60 cm, jeb gandrīz 2 pēdām. Ukrainai bija jāpārvar šī aizsardzība kopā ar augsnes slāni, kas bija uzklāts virs bunkuriem. Tieši to tā arī izdarīja Krimā 28. aprīlī. Ukrainas izvēlētais ierocis jaunākajā triecienā Krimā visticamāk bija FP2, ziņo The New Voice of Ukraine. Šos vidējās darbības triecienu dronus ražo Firepoint, kas ir arī Ukrainas Flamingo dronu raķešu hibrīdu ražotājs, un tos var aprīkot ar pietiekami lielām kaujas galviņām, lai izsistu betonu. Pašlaik šī kaujas galviņa sver 105 kg, jeb 231 mārciņu. Firepoint norāda, ka nākotnē plāno palielināt savu FP2 dronu sprādzienu bīstamību, ieviešot 150 kg, jeb 330 mārciņu smagu kaujas galviņu. Tagad tas ir kaut kas, Putins. Lai cik slikts bija 28. aprīļa uzbrukums tavām Iskander raķetēm, tas varēja būt vēl daudz sliktāks. Neviens no notikumiem Krievijas slepenajā Iskander bāzē nebija labs Putinam un viņa iebrukumam Ukrainā. Ukraina tikko izmantoja lētus dronus, lai iznīcinātu noliktavu, kurā atradās Iskander raķetes, kuru palaišana, pēc Ukrinform teiktā, Krievijai izmaksā līdz pat $4 miljoniem. Tas ir tāda atdeve no ieguldījumiem, kādu Ukraina vienmēr vēlas redzēt. Un tieši šī spēja uzbrukt lēti un bieži ir daļa no stratēģijas, ko Ukraina izveidojusi, lai uz visiem laikiem izrautu Krimu no Putina rokām. Tieši šādi triecieni rada pārmaiņas situācijā Krimā. Bet pirms mēs tam pievērsīsimies, Putins laizīs savas brūces par Iskander raķešu zaudēšanu Ukrainas droniem. Problēma nav tikai nauda, kas tika zaudēta Ovraskijā 28. aprīlī. Putins kopš savas brutālās iebrukuma sākuma ir paļāvies uz Iskander raķetēm, lai terorizētu Ukrainu. Iskander balistiskā raķete var lidot līdz pat 500 km, jeb 311 jūdzēm, tāpēc ir loģiski, ka tā tiek glabāta Krimā. Liela daļa Ukrainas kontinentālās teritorijas atrodas okupētās pussaules darbības radiusā. Krievija ir izstrādājusi arī dažādas Iskander kaujas galviņu versijas, tostarp K6 versiju, kur Krievija ir sākusi palaist uz Ukrainu vismaz kopš 2025. gada aprīļa. Ak, un Iskander M spēja nest kodola galviņu. Kamēr Putins tur Iskander raķetes Krimā, viņš spēja uzturēt netiešus kodola iznīcināšanas draudus pret Ukrainu.
Šī netiešā draudu sajūta ir spēcīga, pat ja Krimā Krievijai patiesībā nav nevienas kodolgalviņas. Katrs veiksmīgs uzbrukums Ukrainai ar Iskander raķetēm atgādina, ka varētu sekot vēl sliktāks iznākums. Tāpēc Ukraina 28. aprīlī izdarīja gudru soli, iznīcinot slepeno Iskander raķešu glabātuvi. Ukraina ir būtiski vājinājusi Krievijas raķešu spējas un samazinājusi draudus, ko Putins turpmāk var radīt Ukrainas teritorijai. Un Ukraina ar to neapstājās. Vispirms tika sagrauts betons, un visticamāk vēl vairāk dronu iznīcināja Iskander raķetes Krievijas slepenajā glabātuvē. Pēc tam 2. maijā sekoja nākamais trieciens pret Krievijas Iskander spējām Krimā. Nakts laikā Ukrainas aizsardzības spēku uzsākta triecienu sērija skāra veselu Iskander raķešu sistēmu taktisko grupu, kā arī vairākas radiolokācijas stacijas okupētajā pussalā, ziņo United 24 Media. Šeit mēs redzam mērķtiecīgu kampaņu, lai samazinātu Krimas lietderību kā Putina uzbrukuma placdarmu. Ja viņš nevar palaist Iskanderus no pussalas, tad ko viņš vispār var darīt? Tas būs jautājums, kas virpuļos Putina prātā, kamēr Ukrainas droni iznīcina Krievijas Iskander raķetes. Krievijas pilsoņiem, kuri pēc Putina nelikumīgās aneksijas pārcēlās uz Krimu, Ukrainas triecienu mērķi īsti nebūs svarīgi. Svarīgākais ir tas, ka Ukraina vispār kaut ko trāpīja, un šādas triecienas tā veids jau gadiem ilgi. Visa Putina vara pār Krimu balstās uz viņa spēju aizsargāt pussalu. Šī aizsardzība acīmredzami vājina, un katrs drons, ko Ukraina nosūta okupētās Krimas gaisa telpā, ir atgādinājums Krievijas iedzīvotājiem, ka karš, ko sāka viņu līderis, jebkurā brīdī var nonākt līdz viņa mājām. Ja Krievijas civiliedzīvotāji aizbrauc, Putina vara pār Krimu kļūst vājāka. Ukraina šeit sūta vēstījumu šiem civiliedzīvotājiem: aizbrauciet, kamēr vēl varat, jo situācija tikai pasliktināsies. Lai šis vēstījums būtu pārliecinošs, Ukrainai bija jāpieliek izsaukuma zīme. Uzbrukumi Iskander objektiem un radiolokācijas stacijām ir labs sākums. Tas ir lieliski, jo palīdz novērst raķešu triecienus Ukrainas teritorijā un paver iespēju nākotnē veikt vairāk dronu uzbrukumu Krievijas objektiem Krimā. Tomēr Ukrainai bija jāparāda okupantiem, ka viņiem laika paliek arvien mazāk, ja viņi vēlas izkļūt no Krimas. Un šī skaidrība Putina topošajiem kolonizatoriem nāca tikai 2 dienas pēc tam, kad Ukraina trāpīja Krievijas slepenajai Iskander slēptuvei. Ukraina mērķēja uz Kerčas tiltu, kas savieno Krimu ar Krievijas kontinentālo daļu. Precīzāk sakot, Ukraina izdarīja brīdinājumu šāvienu, kas lika Krimas okupantiem saprast, ka tā gatavojas izslēgt tiltu no spēles. 30. aprīlī Ukrainas jūras spēki publicēja ziņu Telegram, atklājot, ka tie ir iznīcinājuši dažus FSB apsardzes kuterus, kuri pašlaik ir atbildīgi par Kerčas tilta apsardzi. 2026. gada 30. aprīļa naktī Ukrainas bruņoto spēku jūras spēku vienības un līdzekļi sabojāja kuģu un kuteru floti Kerčas šauruma rajonā, paziņoja Ukrainas jūras spēki. Tika piebilsts, ka viņi precīzi zina, ko ir trāpījuši, norādot, trieciena rezultātā tika trāpīts Krievijas Federācijas FSB patruļkuģim Zobol un pretdiversiju kuterim Bračinok. Trieciena rezultātā ienaidnieks cieta neatgriezeniskus un sanitāros zaudējumus. Protams, kuteri nav tilts, bet tas nav galvenais. Ukraina šeit izdarīja 2 lietas. Pirmkārt, tā nodeva brīdinājumu, ko mēs jau iepriekš pieminējām, ikvienam okupētajā Krimā, kurš ir gatavs vai spējīgs klausīties. Tie paši kuteri, kuriem vajadzētu sargāt Kerčas tiltu, tiek iznīcināti. Ja tas var notikt, iedomājieties, ko Ukraina var izdarīt ar pašu tiltu. Nav jau tā, ka Ukrainai nebūtu pieredzes ar šo tiltu. Šī dzīvības līnija uz Krievijas kontinentālo daļu jau iepriekš ir tikusi vairāk kārtīgi trāpīta, pēdējo reizi 2025. gada jūnijā, kad Ukraina izmantoja vairāk nekā 1000 kilogramu, jeb aptuveni 2200 mārciņu trotila, lai nomīnētu dažus no balstiem, kas notur Kerčas tiltu. Tagad šim sprādzienu uzbrukumam var sekot vēl vairāk triecieni pret tiltu. Tas mūs noved pie otrā Ukrainas uzbrukuma aspekta. Tiek likti pamati. Šodien tiek iznīcinātas Krievijas apsardzes laivas. Rīt mērķis būs pats tilts. Ukraina izveido drošas jūras ceļus, kurus tā var izmantot, lai nosūtītu savus jūras dronus un citus ieročus uz Kerčas tiltu. Nav nejaušība, ka šāda veida uzbrukumi notiek tieši tad, kad Ukraina savā karā ar Krieviju ievieš jaunus un uzlabotus dronu modeļus. Iespējams, slavenākais no šiem jūras droniem ir Sea Baby, un šis drons 2025. gada oktobrī saņēma uzlabojumus, kas palielina tā kravnesību līdz 2000 kg, jeb vairāk nekā 4400 mārciņām. Tas ir 2 reizes vairāk nekā TNT daudzums, ko Ukraina izmantoja, lai sabojātu Kerčas tilta balstus 2025. gada vasarā, un tas ir pēdējais, ko Krievija vēlētos redzēt, tuvojamies tās svarīgajam tiltam 2026. gadā. Tās varētu arī notikt tagad, jo apsardzes laivas ir iznīcinātas. Taču šeit notiek kas daudz lielāks. Tas, kas varētu izskatīties pēc 2 atsevišķiem, lai gan iespaidīgiem triecieniem Krimā, patiesībā kalpo lielākam mērķim. Tas viss ir par to, kā izdzīt Krieviju no okupētās pussalas tādā veidā, kā neviens nebija gaidījis, un tas maina visu.
Bet pirms mēs pie tā nonākam, jūs skatāties militāro raidījumu. Un tieši tāpēc mēs veidojam savus video, lai izskaidrotu to, kas tik bieži paliek nepamanīts karā. Abonējiet jau šodien, lai nepalaistu garām nevienu no mūsu analīzēm. Tagad Ukraina negrasās ieņemt Krimu tradicionālā veidā. Tūkstošiem karavīru nosūtīšana, lai ieņemtu pussalu ar spēku, vienkārši nav iespējama. Pirmkārt, Ukrainai ir nepieciešams pēc iespējas vairāk cilvēku resursu, lai aizstāvētos pret Krievijas uzbrukumiem kontinentālajā daļā, īpaši Doņetskā, kur Krievija ir sākusi pavasara ofensīvu, kas visticamāk turpināsies vēl ilgi šajā gadā. Sauszemes uzbrukums Krimai prasītu rezervistu iesaukšanu, kuri ir jāuztur gatavībā cīņai Ukrainas austrumos. No loģistikas viedokļa sauszemes uzbrukums Krimai arī ir sarežģīts uzdevums. Vladimirs Putins gadiem ilgi ir pulcējis karaspēku pussalā, un tiek uzskatīts, ka viņam joprojām ir lielākā daļa no 32,500 karavīriem, kas līdz 2020 gadam bija izvietoti pussalā, gatavi aizstāvēt to pret sauszemes uzbrukumu. Pat ja Ukrainai nebūtu jāuztraucas par savas aizsardzību, tradicionāls uzbrukums okupētajai Krimai būtu milzīgs izaicinājums. Ukrainai ir ļoti ierobežots iespējas, kā nogādāt savus karavīrus pussalā. Amfībijas uzbrukums nav neiespējams, cik iespaidīgi arī nebūtu Ukrainas veiksmīgā daudzu Krievijas Melnās jūras flotes vienību iznīcināšana kara laikā. Tas viss ir panākts, izmantojot raķetes un dronus. Ukrainai patiesībā nav tāda jūras spēja, kas ļautu pārvietot tūkstošiem karavīru pāri Melnajai jūrai uz Krimu, un šādas operācijas mēģinājums neizbēgam novest pie milzīgiem zaudējumiem, jo Krievija apšaudītu ienākošos karavīrus. Mēģinājums iekļūt Krimā caur Sivašu, kas ir reģions ar seklām lagūnām, kuras var šķērsot bēguma laikā, būtu labāk, lai gan joprojām ļoti bīstama iespēja. Sivaša kļūtu par šaurumu, kuru varētu apšaudīt Krievijas artilēriju un raķetes. Tas pats attiecas uz 3 jūdžu platu zemes strēli, kas savieno Krimu ar Hersonu. Perikopa zemes šaurums, kā šo strēli sauc, vienkārši nav pietiekami plats, lai Ukraina varētu pārvietot karaspēku uz Krimu, neciešot milzīgus zaudējumus Krievijas aizsardzības dēļ. Tāpēc Krimas atbrīvošana ar tradicionālām militārām metodēm Ukrainai nav iespējama. Bet tam arī nav jābūt. Kā jau iepriekš minējām, Putina varas atslēga pār Krimu ir viņa spēja aizsargāt pussalu to Krievijas pilsoņu vārdā, kuri pārcēlušies uz Krimu pēc viņa nelikumīgās aneksijas. Tas ir diezgan vienkāršs darījums. Šie pilsoņi krievizē Krimu Putina vārdā, un viņš nodrošina, ka Krima katru dienu netiek bombardēta ar Ukrainas droniem un raķetēm. Tieši tur slēpjas Ukrainas iespēja atbrīvot Krimu. Tagad tiek izmantota izteikti netradicionāla pieeja pussalai. Ukrainas stratēģijas galvenā viltība attiecībā uz Krimu ir Putina tvēriena atslābināšana pussalā, sistemātiski iznīcinot militāros resursus, kuriem vajadzētu padarīt Krimu drošu Krievu iedzīvotājiem. Ukrainas jūras uzbrukums Krievijas Melnās jūras flotē bija pirmais šī plāna posms. Pirmajos 2 kara gados Ukraina sistemātiski iznīcināja Krievijas karakuģus, kas bija daļa no šīs flotes. Ukraina to joprojām turpina darīt. Naktī uz 18. aprīli Ukraina uzbruka 2 Krievijas desanta kuģiem okupētajā Krimā. Taču sākotnējā stratēģija pret Melnās jūras floti noveda pie tā, ka trešdaļa šīs flotes tika iznīcināta vai citādi padarīta nederīga, kas savukārt lika Vladimiram Putinam izvest Krievijas karakuģus no to galvenās bāzes Sevastopoles ostā. Krievijas aizsardzībā ap Krimu bija parādījusies plaisa. Patiesībā tā bija vairāk nekā plaisa. Tā bija milzīga brūce bruņās, jo jūras spēki, kuriem vajadzēja aizsargāt Krimu Krievijas labā, tika pārvietoti uz Novorosisku, kur tie ir daudz mazāk efektīvi. Tā kā Melnā jūra bija tik lielā mērā attīrīta, Ukraina varēja koncentrēties uz savas stratēģijas otro daļu, kas bija pastāvīga un konsekventa militāro resursu novājināšana pašā Krimā. Ukraina ir novājinājusi Krimu, tādā ziņā, ka tā vairs nespēja pildīt to loģistikas lomu, kādu Putins bija iecerējis, uzsākot savu iebrukumu. Piegādes ķēdes gan uz, gan no Krimas ir pārrautas, kas ir atstājis pussalu arvien vairāk izolēta no atbalsta. Vienlaikus Ukraina kļūst arvien drosmīgāka savos uzbrukumos pašai Krimai. Tie, par kuriem mēs runājām, ir tikai daži piemēri no daudziem triecieniem, kas vērsti pret visu, sākot no Krievijas pretgaisa aizsardzības līdz karaspēka pulcēšanās vietām. Patiesībā uzbrukumi pirmajiem ir bijuši tik intensīvi, ka tie visticamāk atvēra gaisa koridorus, kas Ukrainai bija nepieciešami, lai tās droni varētu nokļūt tādās vietās kā slepenās Iskander bāzes. Tagad gandrīz neviena nedēļa nepaiet, kad mēs nedzirdam par kārtējo Ukrainas triecienu pret Krimas pretgaisa aizsardzību. Piemēram, 29. aprīlī Ukrainas droni uzbruka MR10 radiolokācijas stacijai un pretgaisa aizsardzības sistēmai nakts uzbrukuma laikā, kuru laikā valsts trāpīja arī Krimas naftas bāzei. Tas atkārtojas atkal un atkal. Un ar katru uzbrukumu, ko tā veic, Ukraina sūta vēstījumu Krimas krievu okupantiem. Viņi nav drošībā. Putins viņus nevar pasargāt. Un pat tad, kad Krievijas līderis izmisīgi pārvieto vairāk aizsardzības līdzekļu uz Krimu, lai aizvietotu tos, ko pussala zaudē, Ukraina tos iznīcina un izmanto to, ka Putins vājina Krieviju citur, kamēr viņš cenšas noturēt savu vājo tvērienu pār Krimu.
Ukraina nesūtīs karaspēku uz Krimu, tai tas nav nepieciešams. Ar saviem droniem, gan gaisa, gan jūras un raķetēm Ukraina pakļauj okupēto pussalu, pat neuzkāpjot uz tās. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tas biedē Krievijas civiliedzīvotājus. Ukraina nemērķē uz šiem civiliedzīvotājiem ar saviem ieročiem. Zelenskis nav Putins. Bet ar katru veiksmīgu triecienu Ukraina panāk to, ka šiem civiliedzīvotājiem rodas vēlme pēc iespējas ātrāk aizbraukt. Lai Putina vēlme par pussalas rusifikāciju iet pie vēlna. Ja viņš nespēja izpildīt savu daļu no vienošanās, cilvēki vēlēsies doties atpakaļ uz salīdzinoši drošajām pilsētām Krievijas kontinentālajā daļā. Ne jau tāpēc, ka Ukraina nevarētu trāpīt arī šīm pilsētām, bet tā tās neapšaudīs ne tuvu tik bieži, kā apšauda Krimu. Te savu lomu spēlē uzbrukumi laivām, kas apsargā Kerčas tiltu. Šis tilts ir daudz svarīgāks nekā daudzi apzinās Putina varai pār Krimu, un ne jau tā iemesla dēļ, kā daudzi domā, vai kādu par to bija iedomājies Putins. Kerčas tilts bija paredzēts kā loģistikas dzīvības līnija Krievijai. Pa šo tiltu karaspēks un aprīkojums varētu plūst uz Krimu no Krievijas kontinentālās daļas un no turienes doties tālāk uz frontes līnijām. Vismaz tāds bija plāns. Tomēr līdz 2024. gada maijam Krievija vairs neizmantoja tiltu, lai apgādātu savus frontes spēkus, kas bija agrīna pazīme, ka Ukrainas stratēģija Krimas atbrīvošanai darbojas. Izolēt un tad sist. Tagad tilts joprojām ir dzīvības līnija, taču tā ir dzīvības līnija tiem krieviem, kuri kopš 2014. gada ir padarījuši nelikumīgi anektēto Krimu par savām mājām. Saskaņā ar Kijevas Independent datiem līdz 2023. gada decembrim uz Krimu kopš aneksijas bija pārcēlušies līdz pat 800 000 Krievijas pilsoņu. Tagad viņi veido lielāko daļu pussalas iedzīvotāju, jo tajā laikā, kad tika sagatavots šis ziņojums, tur bija palikuši tikai aptuveni 100 000 ukraiņu. Šo migrāciju Krievija veicināja ar visu, sākot no izdevīgiem hipotekāriem kredītiem līdz ukraiņu pilsoņu izraidīšanai uz kontinentālo daļu, taču tā balstījās uz Putina solījumu par aizsardzību. Šis pamats tagad ir sabrucis. Un Ukrainas uzbrukumi apsardzes skuteriem ap Kerčas tiltu ir tās brīdinājums Krimā dzīvojošajiem krieviem. Ukraina var trāpīt tam tiltam jebkurā brīdī un var tam dot smagu triecienu. Krievijas nelegālajiem iedzīvotājiem Krimā drīz var nākties vērot, kā vienīgais ceļš, pa kuru viņi var pamest pussalu, sabrūk, gluži tāpat kā visi Putina dotie aizsardzības solījumi. Tātad viņiem tagad ir izvēle. Vai nu viņi aizbrauc, kamēr tilts vēl stāv, kas palīdzētu dekrievizēt Krimu, vai arī viņi paliek, iespējams vēro, kā Kerčas tilts sabrūk un dzīvo ar apziņu, ka aizsardzības sistēmas, kurām vajadzētu turēt Ukraiņu pa gabalu, krīt viens pēc otra ar katru drona triecienu. Ukrainas gājiens sniedz īstermiņa rezultātus, taču tam ir ilgtermiņa mērķis. Valsts liek likmi uz to, ka tā spēs atturēt Krieviju kontinentālajā daļā, nodarot tai katastrofālus zaudējumus, līdz Krievija būs spiest atkāpties. Tad Ukraina varēs koncentrēties uz Krimas atgūšanu ar tradicionālākiem līdzekļiem, taču iespējams tas pat nebūs nepieciešams. Līdz brīdim, kad notiks Krievijas atkāpšanās, triecieni, kādas redzējām aprīļa beigās un maija sākumā, varētu būt pilnībā iznīcinājuši Krievijas militāro klātbūtni Krimā. Tad vairs nebūs runa par sauszemes uzbrukumu uzsākšanu. Ukraina varētu atgūt Krimu, Krievijai atkāpjoties, pateicoties tās tālās darbības triecieniem. Ne jau tāpēc, ka Ukraina nebūtu spējīga atbrīvot savu teritoriju ar spēku, ka tas ir nepieciešams. 2026. gada marts sniedz vairāk nekā pietiekams pierādījums tam. Kamēr viņa karavīri masveidā mirst Ukrainā, Krievijas naftas termināļi deg un viņa sabiedrotie visā pasaulē tiek vājināti vai iznīcināti. Putinām vismaz bija palikusi Āfrika, pie kā turēties. Tur Krievijai joprojām bija ietekme, balss, vara. Taču tas viss pazūda. Krievija tikko piedzīvoja smagu triecienu Āfrikā, jo vēsturiska pazemojuma dēļ Malī Putina liktenis ir nolēmts. Krievijas līderim tikko iedūra dunci mugurā, un sekas Putinam būs daudz smagākas, nekā tas izskatās no malas. Viss ir saistīts ar Krievijas Āfrikas korpusu. Izveidots no Wagnera algotņu grupas pelniem, kuru Krievija gadiem ilgi izmantoja, lai palīdzētu Malī valdībai saglabāt kontroli pār tās iedzīvotājiem, Āfrikas korpus bija domāts kā aizsargi, Malī valdības sargi un Putina ietekmes izplatītāji Āfrikā. Taču 27. aprīlī tas viss izgaisa kā dūmi. Ziemeļu pilsētā Kidala, kas bija Āfrikas korpusa bastions un svarīgs reģionālais centrs Malī, koordinēts vairāku sacelšanās grupu uzbrukums noveda pie tā, ka apvienotie Krievijas un Malī spēki tika izolēti, ielēgti un pēc tam padzīti no pilsētas. Šis uzbrukums notika pēc vairākiem uzbrukumiem, kuros apvienotie sacelšanās grupējuma spēki visā Malī uzbruka Krievijas un valdības spēkiem, un Āfrikas korpus apgalvoja, ka operācijā piedalījās apmēram 12 000 kaujinieku. Tas nav oficiāli apstiprināts. Kas ir apstiprināts, ir apšaudes Malī galvaspilsētā Bamako, dronu triecieni un spridzināšanas ar automašīnām. Malī aizsardzības ministrs Sadīdžo Kamara tagad ir miris.
Viens no upuriem autobumbas sprādzienā, kurā dzīvību zaudēja arī 2 viņa mazbērni un viņa otrā sieva. Dumpiņieki, kuru vidū ir Azavādas atbrīvošanas fronte, kas sastāv no tuaregu separātistiem un islāmam un musulmaņiem atbalsta grupa, kuru, kā ziņo Arab News, saista ar Al-Qaida, uzbruk Malī militārajai huntai visā valstī. Nekam no tā nevajadzēja notikt. Šeit ir tāds koordinācijas līmenis, kāda Putins nekad nebija gaidījis. Šis ir liels pazemojums Krievijai, kam ir visdažādākās sekas, kuras mēs drīzumā izskatīsim. Bet atgriežoties pie Kidālas, sabiedroto spēki, kas uzbruka pilsētai, kurā atrodas militārā bāze, ir parādījuši, cik neefektīvs var būt Krievijas Āfrikas korpuss. Krievijas algotņi, kuriem bija jāaizsargā viņu Mali un huntas partneri, beigās tika iesprostoti savas bāzes teritorijā. Tā vietā, lai mēģinātu izlausties, Āfrikas korpuss un Malī armija izvēlējās vienoties ar sacelšanās dalībniekiem. Vairs nebūs asins izliešanas. Āfrikas korpuss tā vietā pamestu savu nometni ar asti starp kājām. Aizejot, Krievu un Mali spēki nodedzināja nometnē esošo aprīkojumu, izmisīgi cenšoties nepieļaut, ka tas nonāk ienaidnieka rokās. Šis ir tas Krievu spēks, kuram Malī huntas vadība it kā varēja uzticēties. Āfrikas korpuss tikko ir izrādījies par papīra tīģeri. Iespējams, 2 vissmagākie šīs situācijas aspekti ir paveiktā darba zaudēšana un zaudētais aprīkojums. Aptuveni 2,5 gadus pirms sacelšanās dalībnieki atguva Kidalu. Putina spēki Malī bija paveikuši vienu no saviem lielākajiem varas gājieniem līdz šim. Viņi bija iebrukuši pilsētā un pacēluši savu karogu, pēc tam, kad veiksmīgi atņēma Kidalu tuaregu nemierniekiem. Tajā brīdī Malī tieši to vajadzēja redzēt. Spēcīgs spēks, kas ļāva tās huntai cīnīties pret separātistiem, kuri tai pretojās. Un pēdējos 30 mēnešus Āfrikas korpuss un Malī hunta ir strādājuši kopā, lai noturētu Kidalu. Aprīļa sacelšanās dažu dienu laikā ir sagrāvusi visu šo darbu. Putins ir apkaunots, un vēl vairāk seko analizējot Krievijas tehnikas zaudējumus Kidālā. Saskaņā ar Militānī teikto, Krievijas algotņi zaudēja BTR-82A bruņu transportieri, Tornado U bruņu mašīnu un Ķīnā ražotu VP-11 bruņu mašīnu. Krievija arī apgalvo, ka ir cietusi dažus zaudējumus Āfrikas korpusā, lai gan nav precizējusi, cik daudz. Tāpat nav zināms, kas noticis ar BMP-3 Tiger M un Spartak 590951 bruņumašīnām, kuras korpus izmantoja cīņā pret sacelšanās dalībniekiem. Nav ticams, ka šīs mašīnas pameta Kidalu kopā ar Āfrikas korpusu, kad Krievijas algotņi vienojās par savu izvešanu. Visticamāk, tās tika sadedzinātas vai sagūstītas. Šāda veida tehnika bija paredzēta, lai novērstu šādu notikumu iespējamību Kidālā. Tagad Krievijas zaudētās mašīnas ir kā piemineklis tam, cik patiesībā vāja ir tās varas bāze Malī. Mali huntas vadība iespējams būtu varējusi paredzēt šādu notikumu, ja tā nebūtu tik apņēmīgi centusies sadarboties ar Krieviju, lai saglabātu savu varu. 2024. gada jūlijā šī huntas vadība jau bija izjutusi, kas notiek, kad Krievijas algotņi sastopas ar tuaregu kaujiniekiem. Algotņi, kuri bija Vāgnera grupas locekļi, kas tagad pārtapusi par Āfrikas korpusu, zaudēja. Smagi zaudēja. 10 no viņiem gāja bojā kaujā ar tuaregu spēkiem pie Alžīrijas robežas kopā ar vairākiem huntas locekļiem. Tā bija huntas norāde. Krievijas aizsardzība nav tik vērtīga, kā Putins apgalvo. Ulf Leisings, kurš ir analītiķis Konrāda Adenauera fondā un ir norīkots uz Malī, saka, ka notikušais Kidālā ir nekas cits kā pilnīga Krievijas izgāšanās. Krievi bija tur, lai uzlabotu drošības situāciju. Es domāju, viņi apgalvoja, ka sasniedz mērķus, bet tagad viņi aiziet ļoti pazemojošā veidā. Stāsta Leisings Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība. Ja paskatās, ko viņi atstāja aiz sevis, piemēram, veselas dronu stacijas, es domāju, Āfrikas korpuss, Krievija izlikās, ka dara daudz ko, bet beigās viņi izgāzās, viņš piebilst. Āfrikas korpuss Malī ir kļuvis bezspēcīgs. Tagad Krievija dara visu iespējamo, lai mazinātu zaudējumus. The Washington Post ziņoja, ka Malī huntas līderis 28. aprīlī tikās ar Krievijas vēstnieku Malī Igoru Gromiko, lai apspriestu turpmākos soļus. Krievija izmantoja šo iespēju, lai nosodītu sacelšanos kā apvērsuma mēģinājumu, kamēr Malī huntas līderis Asīmī Goita izmantoja šo brīdi, lai pirmo reizi kopš Kidālas krišanas parādītos sabiedrībā. Goita centās demonstrēt spēku. Televīzijas uzrunā, kas sekoja pēc tikšanās, viņš apgalvoja, ka militārās operācijas turpināsies, līdz iesaistītās bruņotās grupas būs pilnībā neutralizētas un drošība būs ilgtspējīgi atjaunota visā valstī. Ir labi draudēt ar šādu veidu rīcību, taču tas, kas tikko notika, nenāk par labu Malī huntas tēlam. Tā tikko tika padzīta no svarīga reģionālā atbalsta punkta tieši no tām bruņotajām grupām, kuras Goita apgalvo, ka drīz tiks neutralizētas. Tās neizskatās labi, īpaši, ja hunta evakuējās kopā ar veselu baru Krievijas algotņu. Kas attiecas uz Krieviju, tā daudz neko nesaka. Izņemot uzbrukuma apzīmēšanu par apvērsuma mēģinājumu un apstiprinājumu, ka ir bijuši upuri, Krievijas ārlietu ministrija ir sniegusi ļoti maz informācijas par Krievijas iesaisti visā šajā lietā. Krievijas militārie blogeri nav bijuši tik slepeni, ziņo Guardian.
Viņi cenšas uzslavēt Āfrikas korpusu par to, ka tas ir mazinājis Malī valdošās huntas zaudējumus. Tas vairāk izskatās pēc seku mazināšanas, nevis precīzi atspoguļojuma tam, kas notika 3 dienu ilgajā cīņā, kuras rezultātā Krievija zaudēja savu pozīciju vienā no strateģiski svarīgākajām Malī pilsētām. Patiesība ir tāda, ka Krievija tikko ir piedzīvojusi pazemojumu visas Āfrikas mērogā. Un šis pazemojums ir daudz dziļāks. Tas, kas no malas izskatās pēc atsevišķa gadījuma, kurā Krievijas algotņi tiek padzīti no pilsētas, patiesībā ir daudz kaitīgāks Putinam, nekā viņš gribētu likt jums domāt. Sekas tam, kas tikko notika, būs milzīgas, un mēs jums pastāstīsim, kādas tas ir. Bet pirms mēs to darām, tieši tāpēc mēs veidojam The Military Show, lai izskaidrotu, kā patiesībā darbojas vara. Ja esi jauns mūsu kanālā, abonē to, lai nepalaistu garām nākamo. Lai saprastu, kāpēc tas, kas tikko notika Malī, bija tik kaitīgs Putinam, mums jāizpēta, ko patiesībā Krievijai nozīmēja Āfrikas korpusa operācijas šajā valstī. Mali bija paredzēts kļūt par Krievijas bastionu un izmēģinājumu poligonu Āfrikā. Pati valsts bieži šķiet nekas vairāk kā niecīgs punkts uz globālā ģeopolitiskā radara. Jūs varat dzirdēt par kādu apvērsumu mēģinājumu vai teroristu uzbrukumu, taču Malī ir tālu no tā, lai būtu nozīmīgs spēlētājs pasaules mērogā. Tomēr Malī jau vairākus gadus ir bijusi varas cīņas epicentrā starp Krieviju un Rietumiem. Šajā cīņā šķita, ka Krievija ir izvirzījusies vadībā. Atgriežoties 2013. gadā, Malī valdība bija sajūsmā, kad valstī ieradās franču karavīri, lai cīnītos pret kaujiniekiem, kuri bija pārņēmuši sacelšanos un draudēja pārņemt valsti. Uz Mali tika nosūtīts 5000 vīru liels franču karavīru kontingents, un kādu laiku šķita, ka Rietumi ir uzvarējuši cīņā par Malī iedzīvotāju sirdī. Taču 2021. gadā Francijas prezidents Emmanuels Macrons pieņēma lēmumu, kas mainīja visu. Viņš paziņoja, ka Francija atsauks pusi no spēkiem, kurus bija nosūtījusi uz Malī. Sašutums bija tūlītais. Palaik Malī premjerministrs Šogels Maiga apsūdzēja Franciju Malī pamešanā, kas izraisīja niknu reakciju no Macrona puses, kurš pēc tam nosodīja Malī militāro valdību par demokrātiskās leģitimitātes trūkumu, ņemot vērā 2 apvērsumus valstī mazāk nekā gada laikā. Sašķeltība bija acīm redzama. Arī sabiedriskā doma Mali vērsās pret franču karavīru klātbūtni, jo daļa cilvēku viņus uzskatīja par kolonistiem savā teritorijā. Krievija to visu pamanīja un saprata, ka ir iespēja aizpildīt varas vakumu. Neilgi pēc konflikta ar Franciju kļuva zināms, ka Krievija piedāvā Vāgnera algotņus, lai aizpildītu tukšumu, ko atstāja Francijas aizgājušie karavīri. Daudzi Malī iedzīvotāji šo soli uzņēma ar prieku, iespējams uzskatot, ka Krievija ir neitrālāka puse, kuru neinteresē Malī politika, ziņo BBC. Protams, tā bija naiva pārliecība, taču tā pavēra ceļu Krievijai dot simbolisku triecienu Francijai un kolektīvajiem rietumiem, vienlaikus iegūstot lielāku ietekmi Āfrikā. Šī pieeja, nošaut 2 zaķus ar vienu šāvienu, nostrādāja. Pēdējo gadu laikā Krievijas ietekme Malī ir pieaugusi. Līdz 2024. gada augustam Malī bija pārtraukusi diplomātiskās attiecības ar Ukrainu, valdībai apgalvojot, ka Ukrainas amatpersonas ir izteikušas paziņojums, kas atbalsta Tuaregu separātistu nemierniekus. Bija arī apgalvojumi, ka Ukrainas izlūkdienesti bija iesaistīti kaujā starp separātistiem un Malī huntu pie Alžīrijas robežas, kas tikai vēl vairāk veicināja Malī izolāciju. Krievija bērzēja rokas. Āfrikas korpusa izmēģinājums bija veiksmīgs, jo tas iesakņojās arvien dziļāk Malī. Krievija piedāvāja aizsardzību un karaspēku. Tā pilināja medu huntas ausī, lai to saindētu pret Ukrainu un Rietumiem, un viss darbojās. Šķita, ka tiek veidots modelis Krievijas ietekmes paplašināšanai citur Āfrikā, un tas viss balstījās uz spēku, ko varēja piedāvāt Krievijas armija un ar to saistītās algotņu grupas. Taču zem visām Putina viltībām vienmēr slēpās trauslums. Tas tikko ir atklājies Kidālā, un ir 3 problēmas, ko Krievijas nespēja aizsargāt savus Malī partnerus šajā svarīgajā pilsētā ir radījusi. Pirmkārt, ir fakts, ka Krievija nespēja paredzēt kaujinieku spēku apvienošanos, kas galu galā izdzina Āfrikas korpusu no Kidālas. Šī ir milzīga problēma. Papildus tīrai ugunsspēkam un aizsardzībai, Krievijai vajadzētu spēt izmantot globālu izlūkošanas tīklu, kas ļautu tai laikus pamanīt šādas problēmas. Krievijai tas neizdevās Malī. Nemiernieku spēki koordinējās tādā līmenī, kādu Krievija nekad nebija paredzējusi, kas parāda, ka vēlme atbrīvoties no Malī huntas ir tik spēcīga, ka tā spēja pārvarēt ideoloģiskās atšķirības starp Tuaregu separātistiem un islāmistu kaujiniekiem, kur ir apvienojuši spēkus. Ja Krievijas spēks Malī un citur Āfrikā balstās uz šķelšanās izmantošanu, tad šis vienotības piemērs ir pēdējais, ko Putins būtu vēlējies redzēt. Tas satrauks Putinu, un visas inscenētās tikšanās pasaulē nemainīs faktu, ka Malī valdošā hunta tagad ir nopietnās nepatikšanās. Nemiernieku grupa uzbruk visā Malī teritorijā, gan tieši kā tas bija Kidālā, gan ar spridzināšanām automašīnās un citām darbībām, ko esam redzējuši Malī galvaspilsētā. Haoss var būt izdevīgs Krievijai, taču šim haosam ir jāpārauga kontrolē. Krievijai šī kontrole ir caur Malī huntu, taču šī kontrole izslīd no Putina rokām un nonāk apvienotu spēku rokās.
Uzbrukuma milzīgais mērogs varētu būt pietiekams, lai gāstu Malī huntu, kas Putinu atkal apgrieztu sākuma punktā viņa mēģinājumos ietekmēt šo mazo Āfrikas valsti. Taču aiz šīs tūlītējās problēmas Krievijai slēpjas kas daudz sliktāks. Mēs jau iepriekš teicām, ka Malī zināmā mērā bija sava veida pārbaudījums Āfrikas korpusam. Šī testa mērķis bija pierādīt, ka Krievija var būt jebkuras Āfrikas valsts aizstāve, kas lūdz palīdzību. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc aizvietoja no Malī aizejošos franču spēkus ar algotņiem. Nesatraucieties par tuvināšanos rietumiem, Krievija jūs pasargās. 2025. gada sākumā Krievija apliecināja šo solījumu, nosūtot uz Bamako 3 kolonnu, kas piegādāja bruņumašīnas, tankus un citus krājumus. Tomēr tas viss izrādījās tikai spēka ilūzija, nevis reāls militārais spēks, kas bija nepieciešams Malī huntai. Kad Āfrikas korpuss pirmo reizi tika nopietni pārbaudīts Kidālā, tas izgāzās. Krievijas apgalvojumi par huntas kaujinieku aizsardzību ir vāji. Mēs esam redzējuši, ka Āfrikas korpuss tiek ielenkts un pēc tam padodas, lai izkļūtu no sarežģītas situācijas. Padomājiet, ko tas nozīmē Krievijai citur Āfrikā. Ja šis ir tas kaujas spēks, kuram vajadzētu nostiprināt Krievijas kā galvenā ārējās drošības spēka lomu Āfrikas kontinentā, tad citas valstis, kuras Krievija cenšas piesaistīt, to noteikti pamanīs. Un viņi redzēs ne tikai Krievijas neveiksmi Malī. Pēdējos gados ir bijuši daudzi gadījumi, kad Krievija solīja drošību, bet nespēja aizsargāt savus sabiedrotos. Konfliktā starp Armēniju un Azerbaidžānu Krievija nespēja nodrošināt solīto drošību. Sīrijā Asada režīma krišana var saistīt ar to, ka Krievija atkal nespēja attaisnot apgalvojumus par savu spēku. Pat nesenais bijušā Venecuēlas diktatora Nikolas Maduro gadījums ir piemērs tam, kā Krievijas sabiedrotais sabrūk, kamēr Putins neko nedara, lai viņu aizsargātu. Un tieši tagad Irānā, kas kopš Putina iebrukuma Ukrainā piegādā Krievijai dronus, Krievija neko nedara, tikai sēž malā un sūdzas par operāciju Epic Fuel. Vismaz Krievijai Mali ir algotņi un aprīkojums, taču abi izgāzās, kad saskārās ar koordinētu dumpinieku uzbrukumu. Krievija ir aizstāve. Kā lai jebkura Āfrikas valsts tam tic pēc visa, ko tā ir redzējusi pēdējo gadu laikā? Kidāla nav atsevišķs gadījums. Tas ir daļa no parauga, kurā tiek atklāta tikai uz papīra esoša aizsardzība. Āfrikas korpuss tikko ir piedzīvojis pazemojumu vairākos līmeņos. Kā drošības spēks tas nespēja novērst automašīnas sprādzienu, kurā dzīvību zaudēja Malī aizsardzības ministrs. Kidālā tas nespēja darboties kā kaujas spēks, kas varētu atvairīt jebkādas uzbrukumus no iespējami apvienotajiem dumpiniekiem. Viņiem nav tāda aprīkojuma, kādu piedāvā Krievija. Viso šo vēl pasliktina fakts, ka Krievija nemaz neslēpa savu palīdzību Malī huntai. Krievija to ir publiski apņēmusies darīt, kas nozīmē, ka Vladimirs Putins pat nevar ticami noliegt savu iesaisti, kas iepriekš viņam ļāva attaisnot Krievijas neveiksmes. Tas, kas tikko notika Malī, notika ļoti atklāti, un tas noved pie trešās problēmas, ar kuru Krievija tagad saskaras. Lai kādas ambīcijas Vladimiram Putinam bija attiecībā uz Āfriku, tās ir uz sabrukuma robežas. Veidot alianses, balstoties uz savu spēku, darbojas tikai tad, ja tev patiešām ir šis spēks, ko parādīt. Kidālas zaudējums parāda, ka Āfrikas korpuss šķiet nav tik spēcīgs vai organizēts kā Wagnera grupa. Wagnera grupa vismaz piedzīvoja dažas panākumus Malī, pirms tās līderis Jevgeņijs Prigožins sacēlās pret Putinu un tika nogalināts. No šīs grupas pelniem dzimušais korpuss vienkārši nav tik labs Krievijas ietekmes izplatīšanā Āfrikā. Viss, ko Putins dara Āfrikas kontinentā, balstās uz izdevīguma meklējumiem. Ja Krievija redz šķaušanos vai nestabilitāti, tā to izmanto savā labā. Tā Putins veido savu ietekmi. Bet, kā norāda Karnegijas starptautiskā miera fonds, Krievijai ir grūtības piesaistīt dažas no stabilākajām Āfrikas valstīm. Daudzām no šīm valstīm ir vēsturiskas saites ar Krieviju, kuras tās joprojām uztur. Taču tās nav uzņēmušas Krievijas algotņus savā teritorijā un noteikti nepārtrauc attiecības ar citiem partneriem rietumos vai Ķīnā, lai pieņemtu Putina palīdzību. Putins izmantoja Malī kā daļu no ilgtermiņa plāna, lai padarītu Krieviju par dominējošu ārējo spēku Āfrikā, un viss tas tagad ir izgāzies. Spēcīgākās valstis jau iepriekš nesteidzās ļaut Krievijai tās izolēt no rietumiem, tagad viņu lēmumu pareizība ir tikai apstiprinājusies. Ir arī tumšāka puse Putina mēģinājumos izplatīt Krievijas ietekmi Āfrikā. Februāra beigās Ukrainas izlūkdienesti atklāja, ka Krievija ir izveidojusi krāpniecisku schēmu tīklu, ko tā izmanto, lai pievilinātu Āfrikas iedzīvotājus karot Krievijas-Ukrainas karā. Ziņojuma tapšanas brīdī Ukrainā karoja 1780 pilsoņi no Āfrikas kontinenta, kas pārstāvēja 36 valstis visā kontinentā. Krievija pievilināja šos nekā nenojaušošos karotājus ar solījumiem par labiem darbiem un vīzām, taču beigās nosūtīja viņus uz frontes līniju. Šāda maldināšana ir iespējama tikai tāpēc, ka Krievija spēja iefiltrēties tādās valstīs kā Malī. Apvienojot šo atklāto krāpšanu ar Krievijas kā aizbildņu statusa sabrukumu mazākām valstīm, rodas bīstama recepte ietekmes iznīcināšanai. Mali bija jābūt simbolam tam, kā Krievija pārvar rietumus tālā teritorijā.
Pēc Kidālas tas var kļūt par katalizatoru pilnīgai Krievijas likteņa maiņai Āfrikā. Vienīgais iespējamais veids, kā Putins varētu apturēt Krievijas zaudējumus, ir palīdzēt Malī huntai pārvarēt sacelšanās draudus, ar kuriem tā tagad saskaras. Bet kā Krievija to var izdarīt? Viens no iemesliem, kāpēc tā Malī izrādījusies tik vāja, ir tas, ka Krievija nevar atļauties sniegt tāda veida militāro palīdzību, kādu hunta prasa. Putins ir pārāk aizņemts ar karu Ukrainā, un viņam ir nepieciešams katrs karavīrs un katra tehnika, lai turpinātu savu iebrukumu. Krievija jau ir zaudējusi vairāk nekā 1,3 miljonus cilvēku un 10 000 tehnikas vienību Ukrainā. Jebkurš spēks, ko Krievija nosūta uz ārzemēm, pat ja tas ir algotņu spēks, būs ierobežots vairāku gadu kara sekām, kas ir nopietni vājinājušas pašu Krieviju. Visticamāk, ka Malī Afrika korpus ir viss, ko hunta saņems, un ja apvienotie dumpinieki turpinās gūt panākumus, mēs varam drīz redzēt atkārtojumu tam, kas notika Sīrijā. Tas sākas ar lielu triecienu, pēc tam režīms sabrūk. Beigās Krievija zaudē vēl vienu sabiedroto un ietekmes sfēru, vēl vairāk vājinot Putina mēģinājumus sevi pasniegt kā vienu no pasaules vadošajām ģeopolitiskajām figūrām. Un kamēr Putins vēro, kā viņa ietekme sabrūk, Ukraina vēl vairāk bers sāli viņa brūcēs. Krievijas lielākais ienaidnieks tikai nostiprina savas pozīcijas ietekmes jomā, un tas pierāda, ka vienotība uzvar tos, kas izmanto šķelšanos savā labā. Kā piemēru var minēt Ukrainas topošās partnerattiecības ar Japānu. Stāvot Krievijas valsts domas priekšā, Krievijas komunistiskās partijas līderis tikko izteica vēl nepieredzētu brīdinājumu. Revolūcija tuvojas. Šobrīd Krievijā jaušams 1917. gada atbalsis, jo valstī notiek kaut kas liels. Tieši no tā Putins visvairāk baidījās. Cilvēki vēršas pret viņu. Pagātnes caru rēgi viņu vajā, un viss, ko Putins var darīt, ir mēģināt peldēt pretī pieaugošiem vilnim, kas draud viņu aizslaucīt. Revolūcija tuvojas. Tieši to brīdināja Genādijs Zjuganovs, kurš ir Krievijas komunistiskās partijas veterāns un līderis valsts domes, Krievijas parlamenta apakšpalātas plenārsēdē. Viņa vārdi izskan pirms vēlēšanām septembrī, un tie ir asi kritiski, pat ja Genādijs Zjuganovs prasmīgi lavierē cauri mūsdienu Krievijas politikas slazdiem. Mēs darām visu iespējamo, lai atbalstītu Putinu un viņa stratēģiju un politiku, bet jūs valdība neklausāties, paziņoja Genādijs Zjuganovs, kura vārdi šķiet daudz atbalstošāki Putinam nekā tie patiesībā ir. Putins ir valdība. Tieši viņa līdzgaitnieki ir tie, kas pieviļ. Gudri Zjuganovs uzliek vainu uz Putina pleciem, vienlaikus nepatiesi izliekoties, ka it kā nekas no tā nav Putina vaina. Tā tas arī ir, un Zjuganovs to skaidri parādīja ar vēl asāku valdības kritiku, brīdinot, ka tuvojas revolūcija. Ja jūs valdība neatliekami nepieņemsiet finanšu, ekonomiskus un citus pasākumus, līdz rudenim mūs sagaida atkārtojums tam, kas notika 1917. gadā. Mums nav tiesību to atkārtot. Pieņemsim dažus lēmumus, Zjuganovs skaļi paziņoja. Šis ir kaujas sauciens. Zjuganovs nav Putina partijas vienotā Krievija biedrs, viņš ir opozīcijā. Pat ja viņš savos izteikumos kļūst piesardzīgāks, lai izvairītos no Putina dusmām, tas, ko Zjuganovs šeit saka, ir vienkārši. Putina ar karu saistītā politika nestrādā. Nepieciešamas pārmaiņas un revolūcija tuvojas. 1917. gada atbalsis patiešām satrauks Putina. Viņš ir cilvēks, kuram patīk atsaukties uz vēsturi, pat ja viņš sagroza pagātnes notikumus. Bet pat viņš nevar noliegt, ka tas, kas notika 1917. gadā, ir kaut kas, ko viņš nekad nevēlas redzēt atkārtojamies. 1917. gads bija Krievijas revolūcijas gads. Patiesībā tās bija divas revolūcijas. Pirmā gāza Krievijas impērijas valdību, bet otrā pie varas nāca boļševiki. Šīs revolūcijas notika uz Krievijas milzīgo zaudējumu fona Pirmajā pasaules karā, kas izraisīja ekonomiskas grūtības visā valstī un lika daudziem Krievijā apšaubīt, kāpēc vispār bija jāpiedalās šajā karā. Milzīgie zaudējumi frontē, pieaugošās ekonomiskās grūtības, nekompetenta vadība un naids pret finanšu un politisko eliti apvienojās, radot vētru, kas uz visiem laikiem izmainīja Krieviju. Mēs šeit vienkāršojam, bet tas viss izklausās ļoti pazīstami, vai ne? Zjuganovs saskata šīs paralēles, un viņš ātri tās izmantoja savā 15. aprīļa runā valsts domē, kurā viņš apgalvoja, ka Krievijas sabiedriskā struktūra pašreizējā formā nav pareiza valstī. Mēs nonākam pilnīgā strupceļā ar savu oligarhisko kapitālismu. Viņi nevēlas ieguldīt mūsu uzvarā, mūsu bērnos, lielās ģimenēs un tā tālāk. Vēl 600 000 cilvēku pagājušajā gadā izmira. Mēs nonākam strupceļā no sociāla-ekonomiskā viedokļa. Šī procentu likme, šī politika, šī finansēšana, paziņoja Zjuganovs savā runā. Atkal, nekādas tiešas kritikas Putinam. Taču tieši Putina sabiedrība tiek atklāta Zjuganova mikroskopā. Oligarhi, korupcija, sagrozītā kapitālisma versija, kuru Putins ceturdaļ gadsimtu ir pielāgojis savai gribai, noved pie tāda ekonomiskā sabrukuma un milzīgiem kara zaudējumiem, kādus Krievija piedzīvoja 1917. gadā.
Jaunā laikmeta cārs ir akls pret savu cilvēku vajadzībām, paslēpies savā ziloņkaula bunkurā, krājot savus miljardus, kamēr viņa valsts deg. Ik viens, kurš patiešām pievērš uzmanību, zinās, ka Zjuganovs cenšas kurināt. Patiesībā kaut kas, kas bija noticis tikai dažas nedēļas pirms viņš teica savu uzkurinošo runu, parādīja, ko viņš vēlējās panākt ar savām runām par revolūciju. Pie tā mēs drīz atgriezīsimies. Vispirms jāatzīst, ka komunistiskās partijas līdera retorikai par Krievijas ekonomiku ir daudz satura. Zjuganova aicinājums sniegt lielāku atbalstu prezidentam Putinam patiesībā ir slēta kritika par situāciju, ko Putins un viņa iebrukums Ukrainā ir radījuši Krievijā. Vīrs, kurš sola stabilitāti Krievijas tautai, jau vairāk nekā 4 gadus nav devis neko citu kā haosu. Pēc kara laika izaugsmes 2023. un 2024. gadā, no kuriem pēdējā Krievija piedzīvoja 4,3% iekšzemes koprodukts jeb IKP pieaugumu, Krievijas ekonomika sāka lejupslīdi 2025. gadā. IKP pieaugums bija tikai 1%, kas ir krietni zem prognozētā. Tika prognozēts kritums līdz 0,8% 2026. gadā, pirms naftas negaidītie ieņēmumi, kas ir netieši operācijas Epic Fury Irānā rezultāts, lika Startautiskajam valūtas fondam paaugstināt savas prognozes līdz 1,1%. Tas joprojām nav labi. Zem virsmas ir daudz vairāk plaisu, kā arī virs virsmas ir daudz pazīmju, kas liecina, ka Krievijas ekonomika sabrūk tādā līmenī, kādu norāda Zjuganovs. Un tad ir nāve. Vēl 600 000 cilvēku pagājušajā gadā nomira, atklāja Zjuganovs. Daudzi no šiem mirušajiem būs Ukrainā, upurēti karā, par kuru Ukraina saka, ka tas Krievijai pēdējo 4 gadu laikā ir izmaksājis vairāk nekā 1 325 000 kritušo un ievainoto. Atkal paralēles. Ekonomiskas problēmas, milzīgi zaudējumi karā, kas pārsniedz visu, ko kāds Krievijā bija gaidījis. Tas ir kā 1917. gadā no jauna, un šķiet, ka Putins neko nevar izdarīt, lai to labotu. Šis ir strupceļš, kurā Putins ir iegrūdis Krieviju. Zjuganovs uzskata, ka zina, kas tuvojas, un mums tikai jāieskatās runā, ko viņš teica dažas dienas pirms saviem sprādzienbīstamajiem izteikumiem Krievijas valsts domē, lai to saprastu. 10. aprīlī Zjuganovs izteica tiešāku aicinājumu Krievijas vēlētājiem, kuriem viņa prāt būs jākļūst par pamatu revolūcijai, kas tuvojas. Šoreiz viņš visus pārsteidz ar komentāriem par Putina radīto Krievijas sabiedrības stāvokli. Ja varas iestādes vēlētājiem septembrī nedos iespēju ar savu balsi labot situāciju, tas nolemtu valsti sakāvei, sacīja Zjuganovs, uzrunājot Krievijas tautu un valsts varas pārstāvjus. Taču realitāte pēc viņa teiktā ir tāda, ka Krievijai tagad ir divas izvēles – kapitālisms ar karu vai sociālisms ar taisnīgumu. Atmetot šo komentāru politiskos aspektus, Zjuganovs ļoti skaidri saka Krievijas tautai, ka Krievija Putina vadībā nedarbojas. Atgriešanās pie komunisma varbūt nav atbilde. Zjuganovs to vēlas acīmredzamu iemeslu dēļ, bet ja pārmaiņas, jebkāda veida pārmaiņas nenotiks, tad Krievija ir nolēmta sakāvei Ukrainā un sabrukumam mājās. Un, lai piešķirtu papildu asumiņu visiem Zjuganova brīdinājumiem, komunistu līderis arī ir teicis, ka Krievija pati sevi nostāda ideālā pozīcijā, lai kļūtu par nākamo ASV mērķi. Jau martā Zjuganovs norādīja uz Amerikas Nikolas Maduro gāšanu Venecuēlā un tās pašreizējām darbībām Irānā kā brīdinājumu zīmēm Krievijai. Mēs būsim nākamie. Paskatieties uz Trumpa stratēģiju. Čīna ir pirmā, mēs esam otrie, Irāna ir trešā, sacīja Zjuganovs valsts domas apakšpalātas sēdē, piebilstot, mūs saplosīs vēl trakāk nekā kopā ņemtās Dienvidslāviju, Irāku un Lībiju. Krievija ir galvenā planētas krātuve, un tieši tāpēc tā ir galvenais mērķis. Šī krātuve ir novājināta. Putins ir iemesls tam. Tagad ir tikpat labs laiks kā jebkurš cits, lai ASV ķertos pie Krievijas, un ja tas notiks, revolūcija būs notikusi par vēlu, jo sagrautā Krievija nespēs sevi aizstāvēt, tās ekonomika ir sabrukusi un cilvēki mirst rekordlielā skaitā. Jebkurā gadījumā iznākums ir neiedomājams. Putina un visa, ko viņš ir uzbūvējis, sabrukums. Taču ne tikai opozīcijas partijas līderi brīdinājumi liecina par iespējamas revolūcijas pazīmēm. Pats Putins atklāja savu vājumu. Viņš ir dusmīgs un pārmet vainu par ekonomisko katastrofu, ko pats izraisījis. Bet pirms mēs iedziļināmies tajā, atgādinu, ka jūs skatāties raidījumu Militārais šovs. Mēs sniedzam jums pilnu ainu par to, kas slēpjas aiz virsrakstiem, tāpēc pārliecinieties, ka esat abonējuši, ja vēlaties būt soli priekšā citiem. Tagad Zjuganova vārdus varētu uztvert kā cilvēka murgojums, kuram ir personīgs intereses redzēt, kā Putins zaudē varu. Galu galā viņš ir opozīcijas partijas līderis, taču šo izteikumu laiks nebūtu nav nejaušs. Zjuganovs izmantoja iespēju uzbrukt, jo pats Putins šobrīd demonstrē vājumu līmeni, kādu mēs neesam redzējuši nevienā citā brīdī viņa vairāk nekā 4 gadus ilgajā iebrukumā Ukrainā. 15. aprīlī, tajā pašā dienā, kad Zjuganovs aicināja Krievijas varas iestādes cīnīties godīgi, Putins bija aizņemts, rājot Krievijas augstākos ekonomikas amatpersonas. Putins paziņoja, ka valstī vērojamā ekonomiskā lejupslīde ir nepieņemama un ka ir nepieciešams kaut ko darīt.
Neviens telpā nebūtu uzdrīkstējies pateikt Putinam, ka neko nevar izdarīt. Viss, kas sagatavo augsni revolūcijai, ir tiešas Putina kara kurināšanas sekas. Tā ir Putina maina, ka Krievija ir pārņēmusi karš, kas pēc Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta datiem valstī izmaksā 250 miljardus eiro, jeb aptuveni 293 miljardus dolāru gadā. Tas ir krietni vairāk nekā triljons dolāru, kas izšķiesta cīņā, kuru Krievija nav pat tuvu uzvarai. Putina rājieni saviem amatpersonām neko daudz nenozīmē. Krievijas centrālā banka jau ir samazinājusi procentu likmes līdz 14,5%, kas ir daļa no saskaņotas kampaņas, lai veicinātu izaugsmi ar aizņemšanās palīdzību. 14,5% joprojām ir iespaidīgs skaitlis, un pastāvīgā Krievijas bāzes procentu likmes samazināšana, kas vēl 2025. gada maijā bija 21%, rada bāžas, ka inflācija varētu atkal strauji pieaugt. Vladimira Putina maldi, apzināti vai nē, par viņa lomu Krievijas ekonomiskajā lejupslīdē tika atklāti arī 2025. gada decembrī. Toreiz Vladimirs Putins ekonomikas izaugsmes palēnināšanos Krievijā nosauca par cenu, kas jāmaksā, lai saglabātu ekonomikas kvalitāti un makroekonomiskos rādītājus. Ko tas vispār nozīmē? Kāda ekonomikas kvalitāte? Šī ir valsts, kas saskaras ar darbā pieņemšanas iesaldēšanu, milzīgiem ārējiem parādiem, pilnīgu valūtas rezervju trūkumu un atvesļošanās ceļu, kas ir tik ļoti sašaurinājies, ka gandrīz vairs neeksistē. Un Putina reakcija ir pārmācīt amatpersonas, kuras nespēja pateikt Krievijas līderim, ka viņi atrodas šādā situācijā tāpēc, ka tieši Putins viņus ir novedis līdz šādai situācijai. Galva bāzta smiltīs. Ja Dzjuganovam ir taisnība, tad šo galvu nocirtīs revolūcija, kas jau gaida tepat aiz stūra. Patiesā problēma Putinam ir šāda. Viņš var patiesi ticēt, ka īstermiņa atvieglojums, ko Krievija izbauda pēc operācijas Epic Fury un Hormuza šauruma slēgšanas, varētu būt pietiekams, lai atrisinātu Krievijas ekonomiskās problēmas. Šāds uzskats Putinu tikai vēl vairāk novedīs pa ceļu, kur viņš kļūs par galveno varoni revolucionārā stāstā, kas Krievijas vēsturē tiks pieminēts līdzās 1917. gada sacelšanās notikumiem. Ir patiesi, ka Krievijas ekonomika saņems nelielu stimulu no naftas cenu kāpuma, ko izraisījis karš Irānā. Mēs precīzi nezinām, cik lielu labumu Krievija gūst no naftas cenu pieauguma. Valsts izmanto sarežģītu naftas nodokļu formulu ar 1 mēneša nobīdi, tāpēc oficiālie dati par martu vēl nav publicēti no Kremļa puses. Taču mums ir daži rādītāji. Financial Times ziņoja, ka Krievija martā dienā nopelnīja papildus $150 miljonus no naftas ieņēmumiem. Vašingtonas institūts piebilst. Irānas kara sekas ir ļāvušas Krievijas naftu pārdot par aptuveni vai pat virs $59 par barelu, kas ir mērķis, ko Kremlis noteica savā 2026. gada budžetā. Iepriekš Krievijas nafta tika tirgota par aptuveni $40 par barelu, rietumu sankciju rezultātā. Putins varētu uzskatīt visu šo par glābšanas riņķi, kas viņam dod vairāk laika izmisīgi meklēt risinājumu ekonomikai, kas pēc Dzjuganova teiktā ir gaidāmās revolūcijas pamatā. Taču patiesībā naftas negaidītā peļņa tikai aizlāpa plaisas. Tāpat nav tik liela negaidīta peļņa, kā šķiet. Ukraina ir ņēmusi Krievijas naftas eksporta graušanu savās rokās, lai nodrošinātu, ka Vladimirs Putins nevar gūt tik lielu labumu no tuvo austrumu krīzes, kā viņš vēlētos. Saskaņā ar Al Jazeera teikto, Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas eksportam martā un aprīlī ir izraisījuši milzīgu Krievijas naftas eksporta kritumu, kas kompensē naftas cenu kāpumu. Martā Krievijas jaunaftas pārdošanas apjoms samazinājās par 300,000 barelu dienā, bet pārstrādāto naftas produktu pārdošanas apjoms kritās par 200,000 barelu. Tātad pat papīrs ir atdalījies. Tas mums dod iespēju ieskatīties plaisās Krievijas sienā un redzēt, kas pūs zem virsmas un novedīs pie revolūcijas. Krievijas ekonomikas pamatā esošās struktūrālās grūtības tiek atklātas, un viena no pazīmēm, uz kuru varam raudzīties, nāk no valsts uzņēmumiem. 21. aprīlī laikraksts The Moscow Times ziņoja, ka Krievijas uzņēmumi iesaldē darbā pieņemšanu, jo pieprasījums pēc viņu pakalpojumiem samazinās. To saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem, kura norāda, ka 64% no aptaujātajiem uzņēmumiem neplāno mainīt darbinieku skaitu 2026. gadā. Masveida darbinieku pieņemšana ir samazinājusies, un 14% Krievijas uzņēmumu draud atlaišanas. Dažas labas ziņas vidējam Krievam ir tas, ka algas līdz gada beigām pieaugs par 10–15%. Padomājiet, ko tas nozīmē. Darbinieku pieņemšanas iesaldēšana nozīmē mazāk pieejamu darba vietu, kas neizbēgami novedīs pie tā, ka Kremlis mēģinās novirzīt vairāk cilvēku uz militāro dienestu. Pieaugošas algas neko daudz nenozīmē tiem, kuri ir bezdarbnieki vai atlaisti, un tas rada milzīgu neapmierinātību parasto Krievu vidū par situāciju, kurus ir nostādījusi viņu valsts sabrūkošā ekonomika, kas ir Putina kara sekas. Atkal mēs redzam 1917. gada atbalsis, dzīvo nabadzībā vai ej mirt karā. Neviens no šiem nav labs variants Krievijas iedzīvotājiem, un augstākajos ekonomikas līmeņos skan trauksmes zvani, kas liecina, ka Krievija ir uz revolūcijas sliekšņa, kas izraisīs finanšu sabrukumu.
Aprīļa vidū, kas atkal bija ap to pašu laiku, kad Žuganovs teica savu ugunīgo runu, Fortune ziņoja, ka Krievijas ekonomikas attīstības ministrs Maksims Rešetņikovs norāda uz Krievijas rezervēm un kliedz Putinam, lai viņš pievērš uzmanību. Uzstājoties biznesa konferencē aprīļa sākumā, Rešetņikovs norādīja, ka Krievija spējusi tikt galā ar darba spēka trūkumu un algu pieaugumu, jo tai bija milzīgas rezerves, kuras varēja izmantot, lai atbalstītu savus uzņēmumus. Mūsu pašreizējie dati liecina, ka šīs rezerves lielā mērā jau ir izsmeltas. Tā patiešām ir situācija, un makroekonomiskā situācija ir būtiski sarežģītāka, Rešetņikovs atklāti sacīja konferences dalībniekiem. Pēc vairāku gadu kara izdevumiem naudas krājumi ir izsīkuši, tāpēc Krievijas uzņēmumiem vairs nebūs nekādu glābšanas vai atbalsta pasākumu. Viņi ir palikuši vieni paši. Tāpēc mēs redzam pieņemšanas darbā iesaldēšana. Un tas tikai pasliktināsies, jo rezervju samazināšanās nozīmē, ka Putins sāks meklēt naudu citur, lai turpinātu savu iebrukumu. Vairāk nodokļu, vēl vairāk naudas izņemšana no sociālajiem pakalpojumiem. Krievijas iedzīvotāji vēros, kā viņu sabiedrība tiek vājināta, lai finansētu karu, kas katru gadu nogalina simtiem tūkstošu viņu cilvēku. Pievienojiet vēl vienu sastāvdaļu revolūcijas katlam, Krievijas parādu situācija nav labāka. Februārī Krievijas ārējais parāds sasniedz gandrīz $62 miljardus, liecina valsts finanšu ministrijas publicētie dati. Tas ir augstākais līmenis pēdējo 20 gadu laikā. Pēdējo reizi, kad Krievijas ārējais parāds pārsniedza $60 miljardus, bija tālajā 2006. gada janvārī. Apvienojot valsts un privāto ārējo parādu, skaitļi kļūst vēl sliktāki. Krievijas centrālā banka norāda uz 10,4% pieaugumu 2025. gadā, kas kopumā veido $319,8 miljardus parādu. Putins cenšas to pasniegt pozitīvā gaismā. Putins apgalvo, ka Krievijas valsts parāds, kas ir 17,7% no IKP, ir viens no zemākajiem pasaulē. Taču atkal, uz papīra viss izskatās labāk nekā realitātē. Parāds pieaug, jo rezerves izsīkst, un Krievijas uzņēmumi atsakās piedāvāt jaunas darba vietas. Tas viss kopā veicina neapmierinātību, kas lika Žuganovam atsaukties uz 1917. gadu. Kas attiecas uz Putinu, viņš vairs ilgi nevarēs slēpties no neapmierinātības. Viņa atbalsta reitings strauji krītas. 24. aprīlī Sky News ziņoja, ka Krievijas sabiedriskās domas pētījuma centra veiktā aptauja atklājusi, ka Putina atbalsta reitings ir krities jau 7. nedēļu pēc kārtas. Mārta sākumā reitings bija 73,3%. Tagad tas strauji krīt. 65,6% ir jaunākais rādītājs, un visticamāk šis procents turpinās samazināties. Vēl postošāk Putina gadījumā ir tas, ka šie ir viņa zemākie atbalsta reitingi kopš iebrukuma Ukrainā sākuma. Un šiem skaitļiem ir vēl viens aspekts. Cik godīgi, jūsuprāt, vidējais Krievs būs par savu autoritāro līderi, kuram ir ieradums apspiest tik vienu, kurš izsakās par viņu? Fakts, ka reitingi ir nokritušies līdz 65,6%, liecina arvien vairāk cilvēku kļūst pietiekami drosmīgi, lai pēc 4 kara gadiem pateiktu Putinam, kā viņi jūtas. Bet cik daudz vēl saka, ka atbalsta, patiesībā to nedomājot? 4 gadu zemākais punkts, kas ir reģistrēts, jau tāpat ir pietiekami slikts. Tas parāda, ka jebkāds patriotiskais uzplūds, ko Putins izmantoja uzsākot savu iebrukumu, ir izsīcis. Tomēr patiesībā šie skaitļi rāda, ka atbalsts visticamāk ir daudz zemāks. Vienkārši daudzi krievi baidās pateikt, kā viņi patiesībā jūtas. Tātad mēs atgriežamies pie Žuganova komentāriem un redzam, ka visas sastāvdaļas 1917. gada stila revolūcijas receptei sāk nostāties savās vietās. It kā bezgalīgs karš, kas izraisa nāvi milzīgos apmēros. Ekonomiskās problēmas kļūst arvien sliktākas, bez jebkādām atvesļošanās pazīmēm. Reitingi krītas, pat tad, kad Putins cenšas apspiest katru neapmierinātības avotu. Krievijā kaut kas briest. Žuganovs to zina. Daudzi Krievijas iedzīvotāji to zina. Un lai cik ļoti viņš censtos izvairīties no realitātes, Putins to zina. Putins var novelt vainu tikai līdz noteiktam brīdim, pirms viņa paši darbi nāk atpakaļ pie viņa. Cik ilgi vēl Putinam ir atlicis, ja pat ievērojami politiķi viņam saka, ka viņa radītā sabiedrība cieš neveiksmi? Naftas plāksteris, kas palīdz Putinam atlikt neizbēgamo, arī vairs ilgi viņu neglābs. Ukrainas pārtvērē droni jau lido Persijas līča valstīs. Tagad Ukraina veic grandiozu soli, lai atbloķētu Ormuzas šaurumu un atkal samazinātu naftas cenas. Noskaidrojiet, kas tas ir, noskatoties mūsu video. Ja jums patika šis video, noteikti abonējiet Militāro šovu, lai nepalaistu garām mūsu jaunāko analīzi par Putina sabrūkošo varas pamatu. Paldies, ka skatījāties!